Labvakar vēlreiz Uzvedība LV viesi, šodien konfliktu darbnīcas viesi un labvakar pirmo reizi vai labrīt vai labdien tie, kuri skatīsies mūs neklātienē, attālināti kādā citā laikā. Un paldies jums, ka jūs esat šeit un kopā ar mums tik sarežģītā tēmā kā emocijas un konfliktu risināšanas prasmes. Un šī ir fantastiska tēma, un ar šīm lielajām tēmām vienmēr ir tā, ka man šķiet, ka es esmu paņēmusi kaut kādu ārkārtīgi šauru punktu, bet tas ir tā kā iebakstīt ar pirkstu globusā, tā kā es tagad vēlos doties kur, un tad es izvēlos kādu mazu valsti, un tad es tā kā pietuvojos, un tad es redzu, tā mazā valstī ir ļoti daudz pilsētas, un tad es izvēlos pilsētu, un tad es nonāku tajā pilsētā, un es skatos, wow, tur ir vecpilsēta, tur ir jaunie rajoni, tur ir kultūras centru rajoni, tur ir kādi ostas rajoni, varbūt kādi graustu rajoni. Un tā kā ir tāda vēlēšanās to visu izpētīt un visā iedziļināties un visā būt. Un tad, lai kā es arī sašaurinātu tēmu, vienmēr tomēr kaut kā sanāk, ka tā tēma ir tik un tā nedaudz par plašu. Lūk, un šodien mēs paņēmām izvēlējāmies divus fokusus, tātad emocijas un, protams, emocijas un mūsu rīcība tieši konfliktu risināšanā. Un ar ko es arī vēlos sākt? Es laikam vēlos sākt arī ar tādu vienu stāstu, bet pārdomas. Man ir draudzene, viņa ir psiholoģe, viņa ir ļoti laba psiholoģe, un es viņu pazīstu jau gadus 15. Un kas man ir pārsteidzis šo gadu laikā, ka es viņu neesmu nekad redzējusi sastrīdamies ar kādu, un es esmu viņai prasījusi, kā tu vari strādāt tik sarežģītā vidē, kā viņa strādā, jo viņa nevar izvēlēties, ar kādiem cilvēkiem viņa strādās, un ar tādiem gadījumiem, kā tu strādā, kā tu vari nesastrīdēties, kā tev tas izdodas. Un tad viņa man atbildēja, Līga, tā ir empātija, un tā ir tāda mana spēja arī saprast, tad, brīdī, tā kā man sāk vārīties asinis, kas ir tā pa balsi, kas šajā brīdī manī runā, vai tā ir problēma, ko es risinu, vai tas ir mans ego. Un teikšu, kā ir, es šo gadu laikā esmu daudz iemācījusies no viņas tieši arī tādu pieeju. Un kaut vai ar to pašu, ko jūs arī jautājāt, sākt ar to, ka pirms strīdies uzdod jautājumus. Un tad es arī minēšu piemēru no savas ikdienas dzīves, no savas darba dzīves, un es daudz dodos arī strādāt ar kolektīviem, kur ir toksisks klimats, un reizēm tie ir kolektīvi, kur viņi pasaka, Līga, ka mums nav nekādu problēmu, bet mums vajag vienkārši nolasīt lekciju ikgadējās darba aizsardzības instruktāžas ietvaros, bet mums viss ir kārtībā, mums viss ir ļoti labi. Un tu nāc iekšā tajā kolektīvā, un visi saka, redzat, mēs nestrīdamies un tam līdzīgi. Un tā vienmēr ir, vienmēr, labi, teiksim, nevienmēr, tā parasti ir toksiskas, tādas vides pazīme, ja nav konfliktu. Konfliktiem ir jābūt, un šodien mēs drusciņi parunāsim arī par to, ka jautājums ir tā, kādā ātrumā mēs aizejam no tā, ka mēs redzam incidentu, līdz tam, ka mēs to padaram par dziļu konfliktu, bieži vien pat ar fizisku agresiju. Un parasti, kas notiek tā, tad, cilvēki pasaka, ka mums strīdi nav, mēs nestrīdamies tam līdzīgi, tad vai nu tā vide ir ārkārtīgi apspiesta, un tas nozīmē, ka šādā vidē būs pasīvā agresija, tas nozīmē, ka tur būs tāds kluss naids un nesaticība un informācija necirkulēs. Vai taisni otrādāk, ka tur būs tāds vienkārši tāds, nekas nenotiks. Un tad bieži vien ir tā, ka tu prasi, kā tev iet darbā, ko tu dari, viss notiek, darbi notiek, un neviens neko nesaka tikai tāpēc, ka viņiem ir bailes, ka viņi iet tādu tā kā mīnu lauku, kad tikai neuzkāpt virsū, kad tikai nepieskarties kādam konfliktam. Lūk tā, un līdz ar to te jau mēs varam runāt vai no par pasīvu agresiju, vai arī mēs varam runāt vienkārši par ļoti neveselīgu vidi, vai arī bieži vien mēs varam runāt arī par vardarbību.
Un tā tad, lai tā kā kliedētu visu bažas, un to es atkārtošu vairākas reizes, konflikti ir vajadzīgi. Konflikti ir ļoti, ļoti svarīga ikdienas sastāvdaļa. Kāpēc? Jo konflikts ir viens no tādiem veidiem, kā mēs nostādām robežas. Jo bieži vien būs tā, ka, ja tu pateiksi, zini, kā nezvani man vakaros, cilvēks, viņš var nesaprast tevi, un viņš zvanīs, kāpēc, jo viņš pārbaudīs tavas robežas. Un tad tu tā kā vari mēģināt diezgan pieklājīgi, tu vari dot viņam mājienus, bet būs gadījumi, ka tas cilvēks tavus mājienus nesapratīs, un tev vajadzēs vai nu runāt skarbāk, vai arī ieņemt fizisku distanci. Lūk, un tā tad nākamais, kas ir būtiski saprast, ka tajā brīdī, tad, kad ir konflikts, vai tajā brīdī, tā kā ir incidents, tajā brīdī, tad, kad mēs ejam pa pasauli un mēs pēkšņi pret kaut ko atduramies, tad mums rodas emocijas. Bet ar tām emocijām nav tik vienkārši, tāpēc, ka nevis emocijas nedzīvo savu dzīvi. Emocijas ir tiešā veidā saistītas ar mums pašiem. Un ko tas nozīmē? Ka mēs domās pieņemam lēmumu, kādas emocijas mēs jutīsim. Un šis ir ļoti svarīgs teikums, par to mēs drusceņi parunāsim vēl vairāk. Tātad, līdz ar to tātad, es izstāstīšu šo situāciju, lai arī es varētu raksturot šo, lai pastāstītu, kā tas arī, ko es ar to domāju. Tātad bija laiks, kad es braucu ar trolejbusi garām slimnīcai, un parasti tas trolejbus ir pilnīgi piepildīts, pārpildīts, un tātad vienā dienā es iekāpju iekšā trolejbusā, un tad es skatos, vēl viens vīrietis iekāp iekšā tajā trolejbusā. Un es tagad ļoti gribu apsēsties, un kas notiek, tas vīrietis, viņš laužas, viņš mani pagrūž, un viņš iegāžas tajā brīvajā vietā. Un te uzreiz man sākas visādas emocijas, ja, un ko es varu darīt, un jūs jau varat iedomāties, kas bieži vien šādās situācijās notiek, ja, ka kāds uzreiz, ko tu iedomājies, un vispārībā, kur tā mūsdienās vīrieši nav, kur tie džentelmeņi palikuši, un tu tā gruzies, un tu jūties slikti no tā. Nākamais, tu vari padomāt. Tātad, mēs iekāpām reizē, tātad pie slimnīcas, un tātad viņš varbūt, ka viņam ir kaut kāda trauma, varbūt, ka viņš ir ķirurgs, kurš ir visu nakti operējis, un viņš vienkārši kājās neturās. Varbūt, ka viņam kaut kas ļoti, ļoti, ļoti sāp. Un šajā brīdī, ja tu spēj padomāt drusciņi dziļāk un apskatīties uz situāciju no citām pusēm, tad reizēm tev pat rodas tāda empātija, reizēm tev rodas miers. Tu vari arī viņam varbūt kaut ko pat pajautāt normālā balsī. Jā, bet ja tā ir pirmā reakcija, tad kas parasti notiek, ir cilvēki, kuri viņi tā kā grūzās sevi, un tad vienā brīdī tās emocijas vairs neiztur, un viņi sāk purpināt. Un ļoti bieži viņi pat purpina nevis tā, lai tas cilvēks dzird, bet viņi purpina tā, lai tie apkārtējie dzird, un ja viņi redz, ka tie apkārtējie neko nesaka, bet varbūt, ka viņam sāp kāja, varbūt, ka viņš ir ķirurgs. Tas var beigties ar to, ka tā sieviete, vai vīrietis, viņa runā aizvien skaļāk, un tad tas jau viss pārvēršas jau tādā verbālā agresijā. Un tā, līdz ar to ļoti bieži, tad, kad mums ir jāstrādā ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, kuriem ir impulsivitātes grūtības, ar bērniem, kuriem ir dusmu kontroles grūtības, nereti mums ir jāstrādā nevis ar nomierināšanās modeļiem, jo tāpēc, ka šie cilvēki, viņi jau vispār it kā ir nomierinājušies, bet mums ir jāstrādā tieši ar domāšanas modeļiem. Un tad, ja mēs neizķeram tos domāšanas algoritmus, kas notiek, tās emocijas, viņas sāk vārīties, uzreiz ķermenis saņem tādu milzīgu hormonu sprādzienu, un tad tas cilvēks, viņš kaut ko arī tālāk dara. Un bija brīnišķīgi jautājumi arī no jums par to.
Lūk, un tad līdz ar to, lai gan es no sākuma tā kā izstāstīšu, bet es tik un tā uzreiz ieliku iekšā jau pirmo tādu uzreiz padomu, ko šādos gadījumos darīt, ja jūs atpazīstat sevi, un arī, ja jūs atpazīstat savus bērnus, tad tātad variants A, variants B, variants C, tas ir tas, ko es arī tikko kā pastāstīju. Tātad ir trolejbus, ir vīrietis, kurš mani pagrūž un apsēžas, un tātad ja man nav šī spēja izskatīt vairākas alternatīvas, tad es visticamāk būšu ļoti neciešams un ļoti impulsīvs cilvēks. Un man ir jātrenē šī spēja. Kāds būtu vēl variants, kāds būtu vēl variants, kāds būtu vēl variants. Un kā jūs to varat trenēt ar saviem bērniem? Piemēram, rītā ir sestdiena, un es arī nezinu, ko es darīšu ar saviem bērniem sestdienā, un man nav rītdienā nekādu plānu. Un kas ir būtiski šajā gadījumā, tas nozīmē, ka pēc webināra es iešu viņiem prasīšu, un tad viņi pateiks, tur mammu, piemēram, mēs varētu aizbraukt, viņi visticamāk varētu gribēt aizbraukt līdz Ķeguma Hesam, pastaigāties. Un tad tas ir labi, tikai kas būtu svarīgi, ka ja jūs tajā brīdī tā kā pasaka, Ķeguma Hes ir lieliska ideja, paprasiet viņam tālāk, kādu vēl variantu, kāda vēl ideja varētu būt, apkopojiet kādas vismaz 3, 4, 5, un tad izejiet uz nākamo, tad izvēlaties to risinājumu. Tad jūs, protams, varat arī sarakstīt plusus un mīnusus katrai. Un šim uzdevumam ir ļoti liela nozīme, it īpaši, ja jums ir gudri, impulsīvi bērni, kuri ātri iekuļas konfliktos, jo tāpēc, ka nereti šie bērni, viņi ir intelektuāli apdāvināti, un līdz ar to viņi jau no bērnības ir trenēti sniegt atbildes, un viņi ir trenēti sniegt pirmās atbildes. Pirmā atbilde ir pareizā. Un līdz ar to kaut kā viņus uztrenē, ka tev nav domāšanas laika. Un tad viņi uzreiz reaģē, un tad viņi jau tajā brīdī, tad, kad jau viņiem ir jāsāk pieņemt izsvērti lēmumi, viņi kaut kā ir uztrenēti, ka tas, kas man pirmais ienāk galvā, tas tātad man ir pareizais. Lūk, tā kā nākamais ir šis pats, kāpēc vēl viņš tā varēja rīkoties. Šis ir brīnišķīgs uzdevums. Tagad man ir, es neņemšu dusmu kontrolas spēli ārā, es neesmu tā sagatavojusies, bet tā kā, ja jums ir bērni, vai arī, es nezinu, par ko jūs tagad domājat, visticamāk, jūs nācāt arī klausīties par bērnu konfliktu risināšanas prasmi. Ja jums ir bērni, kuriem ir impulsa kontroles grūtības, lūdzu, trenējiet sevi, neizdarīt spriedumus uzreiz. Tas ir, piemēram, tas ir viens modelis, ko es ļoti bieži redzu skolās, ka tātad bērns saka, man galva sāp, un skolotāji uzreiz pretī, tu gan jau atkal visu nakti datorspēles spēlēji, ūdeni par maz dzēri, un tam līdzīgi. Viņam ir visas atbildes uzreiz ir gatavas, un šajā gadījumā, ja mēs trenējam mūsu mīļos cilvēkus blakus sniegt pirmo pareizo atbildi uzreiz, ar ko tas beigsies? Tas beigsies ar to, ka mēs pat šo impulsivitāti barojam. Lūk, tātad līdz ar to paprasīt, vai kāds varētu būt iemesls, tā kā nemetaties spriedumos. Ļoti labi palīdz spēles, kur ir jāizstāv sliktais. Jūs noteikti zinat tādas spēles, piemēram, bērnam ļoti patīk Harijs Poters, un tad jūs tagad pasakat, tagad uztaisam tādu vienu scēnu, kur tā kā Voldemorts ir slikts, ja, mēs zinām, ka tur ir Voldemorts slikts, ja. Un tagad mēs visi kopā mēģinam izdomāt, kāpēc Voldemorts tomēr varētu būt labs. Jā, un tad arī to mēs arī redzējām, un, protams, kā tas parasti ir, un mani paši bērni nonāca pie brīnišķīga secinājuma, ka tā tad arī šie Harijā Poterā šie te sliktie, kas ir šīs te mūžīgās sacensības starp šīm 4 grupām, viņas arī trenē jauniešus saskarties ar problēmām un būt gataviem, kas būs tajā brīdī, tā kā būs lielākas briesmas dzīvē. Ja? Tā kā, un līdz ar to mēģināt atrast arī tādas, tas izklausās briesmīgi vispārībā, tā nav attaisnošana, ja, bet mēģinām saprast iemeslus, kāpēc tas cilvēks varētu tieši tāpat rīkoties.
Izstāstījuši par tiem pašiem tiesnešiem. Piemēram, mums bija tāds gadījums arī skolā, ka tā kā bērniem ļoti nepatīk audzinātāji, tāpēc, ka viņi visu laiku ļoti skaļi kliedz. Un es bērniem saku, nu labi, viņa kliedz, tagad sākam rakstīt, kāpēc viņa var kliept. Nu, tur viņa ir dusmīga uz mums, viņai slikts garastāvoklis, un pēc tam viņai ir skaļa balss, bet viņai tikai skaļa balss, un viņa ir nogurusi, viņa visu laiku runā skaļi, ja. Tā kā, ja jūs redzat, ka bērns tā kā ļoti asi un skarbi sāk izteikties par kādu cilvēku, tad mēģināt izspēlēt tādu lomu, kur viņš ir tā cilvēka vietā un viņam ir jāaizstāv šī rīcība. Kāpēc? Ko tas dod? Tas dod tāpēc, ka spēja paturēt prātā dažādas perspektīvas no konfliktu situācijā, tā ir īsta līdera īpašība. Tas ir tas, ko dara līderi. Viņi nevis skatās tikai uz tādu, ko es par to domāju, bet viņi mēģina ieiet viena cilvēka, otra, trešā cilvēka galvā un uzmodelēt šo labāko situāciju. Lūk tā. Tā kā īsumā tas ir par to. Tagad turpinām par emocijām. Domas nav ātrākās pasaulē, lai gan to arī stāsta visās pasakās, ka tātad domas, jā, kad kas ir visātrākās. Tu padomā un tu uzreiz esi uz mēnesi nonācis. Kas ir ātrākais? Ātrākā ir trauksme. Un tas ir ļoti, 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 ļoti svarīgi saprast, tīpaši, ja mums ir darīšanas ar ļoti emocionāliem cilvēkiem, ja mums ir darīšana ar impulsīviem cilvēkiem, jo šiem cilvēkiem un daudziem cilvēkiem viņiem trauksme atnāk pirmā. Un daudziem, parasti mums visiem no sākuma kāp tonus, un pēc tam mēs sākam domāt. Un šis ir arī iemesls, kāpēc mēs reizēm nepieķeramies pie kaut kāda liela sarežģīta darba, jo tāpēc, ka mēs jau sākam uztraukties. Smadzenes viņas pat vēl tā kā pat nav apzinājušās, par ko mēs uztraucamies, kāpēc mēs uztraucamies, bet mēs jau tā kā izvairamies no kaut kāda noteikta darba. Lūk, un līdz ar to, un kas ir tas interesantākais, ka arī tā kā mēs diezgan daudz strādājam ar jauniešiem, tad mums ir jaunieši teikuši, ka, piemēram, to, ka viņam ir stress, to, ka viņam ir trauksme, viņš vispār iemācījās saprast tikai vidusskolā. Jo ātrāk bērni to sapratīs, jo vieglāk un vienkāršāk viņiem būs dzīve. Un tātad tas vēl otrais interesantais ir, ka mums katram vajadzētu atpazīt savu pašu personisko stresu. Un tātad pirmais ir, ka vai bērni saprot, kas notiek ar viņa ķermeni, vai viņi prot atpazīt šos signālus. Jo, piemēram, ja bērns neatpazīst, piemēram, tātad es sāku strauji elpot, tātad man vajadzētu nomierināties, aizskaitīt līdz 10. Ja viņi to neatpazīst, kas notiek, bērni, kas ļoti ātri elpo, viņiem kāpj pulss, palielinās elpošana, smadzenes saņem ļoti daudz skābekli, viņiem sākas hiperventilācija. Ja viņam sākas hiperventilācija, viņam reibst galva, un viņš nespēja skaidri domāt, un ļoti bieži bērniem, kuriem sākas hiperventilācija, tie bērni, kas arī bieži vien sakliedzas, vai viņi vienkārši strauji elpo, no tā, ka viņiem tā pasaule kļūst ārkārtīgi nestabila, jo viņu ķermenis, viņi vairs nejūt savas ķermeņa robežas, viņiem reibst galva, viņi kļūst dezorientēti telpā, viņi var pārbīties no tā, kas notiek ar viņa ķermeni, un viņi paši var sevi iedzīt tādā apburtā lokā, un jūs arī savās vēstulēs par to rakstījāt, un jūs nesaprotat, kā viņu dabūt ārā no tā, ar citi pat rakstīja, ka vai viņam likt vai bāzt galvu zem ūdens, vai ko citu ar viņu arī varētu darīt. Jūs droši arī čatā varat rakstīt jau jautājumus par visu šo, ja jums tādi ir. Tātad līdz ar to šajā gadījumā, kas ir būtiski? Būtiski ir mācīt bērnam atpazīt šīs ķermeņa pazīmes, jo tāpēc, ka reizēm šo stresu, histēriju
var eskalēt kaut kādas lietas, par kurām mēs pat nemaz neiedomājamies, ka tas to var darīt. Un jums arī bija viens no jautātājiem, tur bija, jūs aprakstījāt visas pazīmes, ka bērnam ir paaugstināts sensorais jutīgums. Tas nozīmē, ka, piemēram, viņš ir telpā, kur kāds skatās televizoru, iet visu laiku mūžīgi televizors fonā, varbūt blakus istabā kāds vēl datorspēles spēlē un kaut kur vēl YouTube virtuvē skan. Un tas viss kopā veido milzīgu troksni. Un jums likās visu laiku normāls bērns, un pēkšņi viņš eksplodē. Un šajos gadījumos tās eksplozijas ir daudz sarežģītākas, ir īpaši, ja mēs jau runājam par vecākiem bērniem. Lūk, un tātad, ko mēs darām, šeit ir viena no darba lapām, kurajā jums būs pielikta klāt. Tad nākamā lieta, ko mēs mācām gan bērniem, protams, arī pieaugušajiem jauniešiem visiem, ir, kurā vietā tavā ķermenī dzīvo dusmas. Un rekur te būs tāda viena tabula, jūs varēsiet pēc tam apskatīties, viņai ir arī iekopēta iekšā kaut kur. Būs arī atsaucējs, rekur es arī pārslēgšu, uzreiz pēc tam es atslēgšu atpakaļ. Te ir arī jau sarakstīts, kurā vietā kādas emocijas, kas ir tās biežākās vietas, kur emocijas var arī parādīties, bet tas nav viss. Jo tāpēc, ka, piemēram, cilvēkiem, kuriem tā kā spriedze, piemēram, dzīvo rokās. Jūs esat pamanījuši tādi cilvēki, kuri viņi sažņauz dūres, un viņiem tas viss trīc, un bieži vien viņiem arī sažņauz uz žoklis, un tad viņi izskatās pēc tā, jūs zināt, tos tipiskā tās kultūras namā, tur kaut kādā lauku. Tur ienāk viens tāds čalis, tur, kur skaties, kur tu lūri, ejam kauties, ja? Un tad viņi izkaujas, un tad tur pēc tam viņi, cik labi, kā tur pazaudēja 2 sobas, bet kā mēs izkāvāmies. Lūk, tātad ir bērni, arī ir bērni, kuriem stress dzīvo, spriedze dzīvo dūrēs. Un tie ir bērni, kuriem, jūs esat pamanījuši, es ceru, ka jums nav tie bērni, kuri viņš atvēzējas un viņš sit māsai, un māsa nokrīt, un māsa raud, un viņš tā, piedod, es tā negribēju. Un tu redzi, ka viņš ir pilnīgā kaifā no tā, ko viņš ir izdarījis. Un tad citreiz vecāki saka, ka viņi nevar izturēt, un tad viņi arī, tā nevajag darīt, jā, bet ir vecāki, kas man ir teikuši, ka viņi arī tajā brīdī viņi tiešām neiztur un viņi arī var realizēt vardarbību pret bērnu. Lūk, nākamais ir bērni, kuriem stress krājas kaklā, un tad šie ir bērni, piemēram, kuri ļoti bieži kliedz. Un ļoti skaļi kliedz, un ļoti daudz kliedz. Un ir bērni, kuriem stress dzīvo kājās, un tad tie ir bērni, kuri viņi staigā. Piemēram, viņi piemēram, skolā visu laiku viss ir kārtībā, līdz ko dod darbu darīt, bērns ceļas kājās, viņš staigā pa klasi, rāpo un vispār vairs nav savācams. Un arī šajā brīdī mums ir, tad, kad mēs redzam, ka bērnam ir neparasta uzvedība, arī mums pašiem pieaugušajiem, mums vajadzētu saprast šo jautājumu, kurā vietā mums dzīvo stress. Ja, un tad uzzīmēt, jo, ja tas ir saistīts arī ar emocijām, ar uzvedību, mēs varam kontrolēt tikai to, ko mēs saprotam. Kamēr mēs nesapratīsim, kamēr bērns nesapratīs, kas ar viņu notiek, viņš vienkārši reaģēs uz to, kas notiek viņa ķermenī. Tā kā tā, lūk, rekur, paskatieties, es izlabošu kļūdu uzreiz, atpiedodiet. Man tā es tā negribēju, viņu uzreiz ieraudzīju vienkārši gramatikas kļūdu, jo es zinu, ka es pēc tam aizmirsīšu viņu izlabot. Tūlītās es pārslēgšu atpakaļ prezentāciju. Tātad šis ir tas, ko māca arī mediatoriem. Tie, kas ir mācījušies mediāciju, jūs arī zinat to, ka tātad konfliktam vajadzētu būt, ka mēs apmainamies par informāciju par situāciju, nevis par personībām. Un tas ir tas, ko jums daudzi māca, ka tātad tava rīcība nebija laba, nevis, ka tu nebija labs, jā, ka tas bija muļķīgi, nevis tu esi muļķis. Un šis patiešām ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski nodalīt personu no problēmas. It īpaši, ja mēs runājam par mazajiem bērniem. Vai stress var slēpties acīs, ja cilvēks bieži raud? Ar raudāšanu ir tā, ka tas ir, mēs varētu pāriet, es nezinu, vai stress no acīs drīzāk tā būtu, ja cilvēks raud, tad tas ir domāšanas mehānisms visticamāk. Asaras parasti tur ir trauksme, tas ir kā cilvēks arī, kā viņš sadomājas, kā viņš definē šo situāciju.
Bet ar raudāšanu nav tik vienkārši. Tad varbūt, ka tu varētu izstāstīt, par ko šis cilvēks raud, jo aiz raudāšanas apakšā varētu būt, piemēram, izvairīšanās uzvedība. Tas ir tas, ko mēs redzam arī darba vidē, ka ir cilvēki, kuri saraudas, un viņi zina, ka citi kolēģi teiks, ka, ai, nu zini, kā izlabosim paši, viņš atkal raudās labāk, tad mēs paši to darbu padaram. Un cilvēks iemācās ar laiku, ka, hei, tad tātad, ja es drusciņi paraudu, tad man ir mazāk jādara. Jā, tā kā, nu, tā, diemžēl, var būt. Nākamais ir cilvēki, kas saraudas, tāpēc, ka vienkārši viņiem ir milzīga trauksme. Jūs arī zinat, ka ir cilvēki, kuri saraudas, tāpēc, ka viņi ir uz izdegšanas posma, un šajā brīdī, ja, piemēram, jums darbā izsaka aizrādījumu, un jums emocijas iet pa gaisu, asaras šķīst pa gaisu, tad tas ir lielais jautājums, kas notiek, vai es gadījumā šajā brīdī nesāku izdegt. Jā, paldies, Jolanta. Tālāk nākamais ir tātad raud par piezīme, jo zina, ka atņems viedierīci. Par to mēs varam parunāt par to, tas ir vesels mehānisms, kas tur apakšā. Nu, jā, Jolanta, tā arī var būt, ka cilvēki raud, kad sevi žēlo. Tas arī ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc, bet tas ir viens no iemesliem. Piemēram, kur cilvēks ir saņēmis apvainojumu no kāda cilvēka, un ja šis cilvēks uzreiz kaut ko sliktu pasaka, asaras uzreiz, tad, jā, nu tad cilvēks saņēmis ir apvainojumu. Un tātad, ja šis cilvēks, tad tur tā kā man vajadzētu drusciņi, tur varbūt tu vari uzrakstīt ar A, B, tātad šajā gadījumā persona A apvainoja personu B, un tā kā persona B kaut ko pasaka, tad A sāk raudāt. Es saprotu, ka šajā gadījumā tā tas ir bijis. Tad tā varētu būt arī tikpat labi izvairīšanās uzvedība, tā tikpat labi varbūt nespēja risināt konfliktus atklāti. Tas ir iemesls, mums drusciņi būs, mēs pieskarsimies šiem gaismas bruņiniekiem. Ir, piemēram, arī meitenēm bērnu dārzā. Tas bieži vien uzvedības modelis ir, ka meitenes tātad viņa negrib risināt konfliktus, jo tāpēc, ka viņai liekas, ka notiks kaut kas pilnīgi briesmīgs, ka viņa risinās konfliktu. Un tāpēc viņa sāk vērt intrigas apkārt un apkārt. Un tad viņa sāk runāt visādas sliktas lietas, jo viņa pati nav spējīga atklāti konfrontēt to cilvēku. Un tāpēc viņa runā apkārt. Un ja tu šādu cilvēku konfrontē, un viņš tajā brīdī sāk raudāt, tas tikai parāda to, ka tātad viņš ir vājš cilvēks. Bet ar tādiem ļoti uzmanīgi, jo viņš varbūt izraudāsies, bet ja viņam nākamreiz gribēsies kaut ko teikt, tad viņš atkal vērps intrigas, jo viņš nejūtas droši ar tevi. Un tad tas ir ļoti sarežģīti. Ja vajag, tad es varu skaidrot arī, ko darīt ar tādā gadījumā. Tas jau ir gan darba dzīvē, gan pārējā. Līdz ar to, tad, ja tu redzi, ka cilvēks šādi rīkojas, tad labāk ir neturpināt atklātu konfrontāciju ar viņu, bet tas, ko mēs parasti mēģinām darīt, ir tīpaši, ja darba vidē, tev ar to cilvēku būs jāstrādā visu laiku, un tu nevari, tā kā, piemēram, klasē, tu vari pārsēsties kaut kur citur, ja tev ļauj. Bet tad darba vidē te parasti mēs tomēr iesakām, ka tam cilvēkam, kurš tur tik briesmīgi saraudas un vērp intrigas, ir jāapskatās, vai tur nevajag un kā viņam varētu iedot tādu drošības sajūtu. Jo šis A vienmēr uzvar un apvaino B. Vienmēr uzvar. Lūk, šis atkal ļoti interesanti ir. Tas ir nākamais. Pirmais, ja tev paaugstinās puls, un tas nozīmē, ka tu sāc iesaistīties emocionālā miedarbībā, tad tu esi jau zaudējis neutralitāti. Tu nevari atrisināt konfliktu uz emociju bāzes. Un otrais ir, Inta, paldies, ko tu arī minēji, tad es uzreiz pateikšu. Otrais ir, ka ja tev rodas sajūta, ka tev ir jāuzvar strīdā, vai ja tev rodas sajūta, ka kāds ir uzvarējis strīdā, tas nozīmē, ka šis konflikts ir atrisināts pilnīgi, galīgi nepareizi. Un tas cilvēks nāks ar jauniem argumentiem. Un tā ir tāda ļoti liela mācība, ko arī es esmu guvusi. Es esmu devusies uz ļoti daudzām skolām, pilnīgi briesmīgām skolām, kur notiek šausmu lietas. Un tā viens no pamatlikumiem ir tāds, ka ja tu sāc strīdēties, ja tu sāc tā kā aizstāvēt savu pozīciju,
tad tu jau esi zaudējis, jo tāpēc, ka tu tērē enerģiju, kur tev nevajadzētu tērēt, un tad būtu svarīgi apskatīties, saprast tā cilvēka pozīciju, kāpēc viņi tur ir tā atspērušies, tā kā viņi ir atspērušies. Lūk, es varbūt, jā, ja vajag, es varu izstāstīt piemēru, man ir diezgan skarbi piemēri, bet ja vajag, es varu izstāstīt. Un kas jums jārēķinās, es varbūt izstāstīšu, tas ir arī uz šīs te, uz visas šīs te bāzes, uz šīs te visas bāzes pamata, kas ir uz visiem briesmīgajiem bez tabū un aizliegtā paņēmiena ziņām. Tātad viens no tādiem smagajiem konfliktiem, ko es arī devos risināt, bija gadījums, kad man uzzvana viena mamma, ir kaut kāda trešdiena laikam, un viņa saka, ka ir notikusi pilnīgi briesmīga lieta. Tātad bērns ir speciālās skolas bērns, un tātad zvana, tas bērns paliek internātā uz visu nedēļu un zvana skola nedēļas vidū, saka, ka bērns ir nogāzies ar epilepsiju, bet viņa zina, ka šim bērnam epilepsijas nav. Un tad tajā slimnīcā mamma lūdza uztaisīt toksikoloģiju, uztaisa toksikoloģiju, kas izrādās, ka šī konkrētā skola ir devusi bērnam nomierinošus medikamentus, ļoti stiprus medikamentus, vispār bez vecāka un bez jebkāda ārsta ziņas. Lūk, un šajā brīdī šis ir konflikts, un šis ir milzīgs konflikts, un tad tas, ko es darīju šajā gadījumā, vienkārši es sēdos mašīnā, es braucu uz to konkrēto skolu, mēs strādājām no agra rīta līdz vēlam vakaram, jo tas, kas šajā gadījumā trūka, ja tu sastrīdies ar šiem cilvēkiem, tad viņi nākamajā reizē izdomās kaut kādu citu briesmīgu metodi, kā to bērnu nomierināt. Un šajā gadījumā tas, ko es izdarīju, es viņus visu dienas garumā mācīju tieši darbu, kā strādāt ar bērniem ar nozīmīgām uzvedības problēmām, kā pamanīt, kā novērst, kā netrigerēt, un tagad man neviens nav zvanījis vairāk. Viņi, protams, arī tie pedagogi paši mācās, viņi turpināja pēc tam tālāk mācīties. Lūk, un šis ir tas, kā mēs to redzam, ka tu nevari šādā strīdā, tu nevari uzvarēt, jo tajā brīdī es arī aizbraucot pie viņiem, es ļoti ātri varu pierādīt, ka viņiem nav taisnība. Protams, ka viņiem nav taisnība, bet viņiem man pierādīs, cik viss ir slikti, kā viņi cieš un kāda viņiem tomēr ir taisnība, lai gan tā taisnība ir pretlikumīga. Un jo tu vairāk ar viņiem strīdies, jo viņi vairāk savā taisnībā iekrampējies, un jūs nekur nenonākat. Tā. Lūk, tā kā tur var būt daudz. Tālāk nākamais, kas ir būtiski gan bērniem, gan arī pieaugušajiem, ir saprast emociju termometru. Kāpēc? Jo tas arī, kas bija jūsu jautājumos, ir cilvēki, kas viņi dažu minūšu laikā, sekundžu laikā, viņi no pilnīgākā miera aiziet ārā uz to eksplodēt, kas ir uz 5. Viņi kliedz, viņi spļauj, viņi met priekšmetus un viņi cīnās tā kā, it kā būtu uz dzīvību un nāvi jācīnās. Un lūk, un līdz ar to un starp citu šiem cilvēkiem ļoti bieži ir tā, ka viņi pat nepamana to, un viņiem liekas, ka viss ir kārtībā, un viņi bieži vien arī šo savu uzvedību pēc tam racionalizē. Un tātad šiem cilvēkiem, starp citu, te bija viens no jautājumiem, es neatceros arī par to, ka ir cilvēki, kas visu laiku runā skaļi. Te bija tāds jautājums, es neatceros, es kaut kur redzēju. Jā, es vairs neatceros, bet te kaut kur bija tāds, ko darīt, ja cilvēks runā ļoti, varbūt, ka tas bija privāti. Un jūs esat pamanījuši, ka ir cilvēki, kas runā vai nu ļoti skaļi, vai ļoti klusi, vai ļoti skaļi, un tu saki, runā lūdzu klusāk, viņš parunā drusciņ klusāk, un atkal runā ļoti skaļi. Un tātad ir cilvēki, kuri nesaprot, ka ir gradiācijas. Viņi nesaprot, ka dzīvē nav mīl, nemīl. Viņiem ir tā dzīve tāda, ka ja tu neesi ar mani, tad tu esi pret mani, tad es ar tevi cīnīšos. Ja tu man nepiekrīti, tad tu esi man cienaidnieks. Un ja tu man nesaki jā, tad tu esi pret mani.
Un viņiem ir vai nu dziļa mīlestība, vai dziļš naids un dziļas dusmas. Un šie ir grūti cilvēki, jūs piekritīsiet, viņi arī pieauguši ir grūti cilvēki. Un nereti šiem cilvēkiem ir ļoti labas, iespējams, problēmu risināšanas prasmes tajā brīdī, kamēr viņi šeit ir lejā. Un bieži vien viņi nesaprot, cik dziļu strīdu viņi risina. Un tad šiem cilvēkiem ļoti palīdz gradiācijas, kad mēs dodam gradiācijas, un tagad es parādīšu 2 gradiācijas, ko jūs varat izmantot savā ikdienā, un turklāt, rekur te ir ielikti 2 produkti no mūsu Uzvedība LV kataloga, un šis no -10 līdz 10 emociju paklājs ir pilnīgi brīnišķīgs, ir īpaši bērnu dārzos. Mēs ļoti bieži viņu izmantojam, rekur ir es tūtās piecelšos tomēr, un paņemšu mācīties, draudzēties, spēlēties, ja ka mēs ņemam situāciju un mēs bērniem prasām, kā tu jūties no -10 līdz +10, ka tātad tev ir jāpiedalās aktivitātē, kura tev nepatīk. Jā, un tad bērni, viņi tur nostājas. Un kāpēc, tu tās palasīšu vēl kaut kādu aktivitāti, rekur kāds paņēma tavu lietu bez atļaujas. Un kas ir tas maģiskais šajā spēlē, kāpēc viņi ir jāspēlē bērnu dārzā, un jūs, vai arī starp citu mājās, jūs pilnīgi mierīgi varat arī ar uzvilkt tā kā līniju no -10 līdz +10. Jo, piemēram, no citiem bērniem liekas, kāds paņēma bez atļaujas manu lietu, tā ir milzīgākā problēma, un viņš uzreiz jau tur vārās dusmās. Tu redzi, viņš stāv tikai uz tā laukuma, bet viņš jau ir iedomājies, cik viss ir slikti. Bet rekur vēl viens bērniņš tur ir nostājies, un viņš saka, nu, lai viņš ņem, tā kā paspēlēsies, atdos atpakaļ. Tad es tur neredzu nekādu problēmu. Un šis ir tik maģisks brīdis, it īpaši kolektīvos, it īpaši, es esmu spēlējusi viņu ar 16 gadniekiem tieši ar dusmu kontroles spēli, kad tie bērni, viņi tā skatās, wow, kā tas var būt, kāpēc tu esi tik mierīgi, kā tu vari saglabāt mieru, jo tāpēc, ka jo bērni vairāk domās, ka šajā brīdī es jūtos tā, tāpēc arī visi citi jūtas tā. Vai arī nedod Dievs, jums būs kāds bērns, vai arī pieaugušais, kurš pasaka, kurš tā domā, ka es tagad jūtos slikti, un tāpēc visiem jums ir jājūtas slikti. Tikpat slikti, kā es jūtos, jo tāpēc, ka es gribu parādīt, cik es slikti jūtos. Un ir tādi jaunieši, kas ir arī tā teikuši, ka viņi tā dara, piemēram, jums te bija tas pats jautājums atņem viedierīci, un bērns sāk kliegt, bērns sāk īdēt, un tad, kad saka, nu tā kā apklusta beidzot, viņš saka, nē, es tagad jūtos slikti, un es arī darīšu visu iespējamo, lai jūs visi justos ar mani slikti. Lūk, un tad šajā gadījumā jūs atkal šajā konfliktā uzvarēt nevarat, bet šī spēle, kas ir ar emociju gradiācijām, brīnišķīgi strādā, un ņemat, izdomājat paši savas situācijas, dodaties kaut kur no pārgājienā, un tad pasaki tātad situāciju, tātad salūza dzīvokļa atslēga no -10 līdz +10. 8. O, kāpēc 8? Mēs uz viesnīcu dosimies, un mums te kaut kur būs jāpaliek, un būs forši, kur mēs paliksim. Vai, piemēram, man bija liels pārsteigums pašai, dusmu kontroles spēlē ir iekšā kartīte sasitu telefonu. Un man likās, ka cik tas ir briesmīgi sasitu telefonu, bet jūs redzēsiet, ka bērni parasti to gradīja kaut kur uz 6, 8, jo viņi saka, nu tētis drusciņi padusmosies, bet nopirks man jaunu ierīci. Tā kā tā. Nākamā lieta tagad ejot par emocijām, tātad es ceru, ka es pateicu pietiekami skaidri. Tātad mums ir jāsaprot, bieži vien tā, ka mēs iemācām bērniem un pieaugušajiem atšķirt mazu problēmu no vidējas problēmas un lielas problēmas, no maza konflikta, vidēja konflikta un dziļa konflikta, tad organisms pats jau saprot, ka viņam šajā brīdī vajag tomēr saglabāt enerģiju, un neizdalīt tos hormonus un to agresijas līmeni necelt tik augstu, tā kā viņš to dara, ja? Līdz ar to tātad, jā, tā kā gradiācijas mācām. Nākamais, kas mums ir jāmāca, ir runāt.
un runāt par savām emocijām, un tas ir grūti, atzīšos, tas arī pieaugušajiem grūti. Un tā tad atkal tā ļoti, ļoti sarežģīta pasaule, konfliktos cilvēki, kuri realizē pasīvu agresiju, viņi vienkārši klusē, un jūs zinat, ir cilvēki, kuri spēj klusēt stundām, ir cilvēki, kuri spēj klusēt dienām, arī gadiem. Jā, un nekas nav tik postošāks, it īpaši, ja tas ir cilvēks, ar ko jūs dzīvojat no kopā. Un līdz ar to, ja jūs redzat, ka jūsu bērns sāka demonstrēt šādas pazīmes, un tad viņš vai nu pilnībā noslēdzas un nerunā, vai viņš taisni otrādāk to visu vienkārši izrēģē fiziski, tad maģiskā frāze ir saki to ar vārdiem. Un ko viņš var teikt ar vārdiem? Viņš var nosaukt emocijas vārdā. Un te ir emociju aplis, kuru jūs noteikti pazīstat. Un citiem tā liekas, ir īpaši, ja jūs esat tādi empātiski cilvēki, jums Jā, paldies, Vita. Es arī tagad piedodies, varbūt pārtraukšu. Silent treatment tiek uzskatīts par viens no emocionālās vardarbības veidiem, jo nav vispār iespējams uzzināt, kāpēc un kas notiek. Vita, paldies, jā, tā ir pilnīgi absolūta taisnība. Un tātad šie cilvēki, kas klusē, viņi ar šo savu klusēšanu, viņiem ir ilūzija un sajūta, ka viņi ir ieguvuši absolūtu varu pār jums, un tas ir viņu mērķis kontrolēt. Viņu mērķis ir, lai jūs nesaprotat, kas notiek, un pēc tam, pēc 2-3 dienām viņi izliekas, kā nekas nebūtu noticis, uzspīdēja pagalmā saulīt, un viss ir labi. Jā, paldies par piebildi. Lūk, un ar pieaugušajiem kaut ko izdarīt būs ļoti grūti. Nu, mums robežu tēmas ir bijušas, protams, spraust robežas, bet es jūs neapskaužu, ja jums ir kaut kur nākas vai nu sastrādāties ar šādu cilvēku, vai kaut kur viņš ir jums tuvumā, tā ka jums ir kaut kādas miedarbība ar viņu ikdienas, jo tāpēc, ka ir pat pieaugušie cilvēki darba vidē teikuši, ka vieglāk būtu, ja viņš iesistu, jo tad es kaut ko vismaz varētu darīt, bet tagad tu neko nesaproti. Lūk, un tad rekur ir tātad tas, ko mēs mācam, ar pieaugušajiem būs grūtāk, bet bērniem lūdzu mācat nosaukt savas emocijas vārdā. Jā, un tātad ir šie emociju apļi, un starp citu nākamnedēļ mums sāksies arī priekšpārdošana jūtas, sajūtas, emocijas spēlē, kur mums nāks brīnišķīga metodoloģija no visām pusēm. Mēs skatīsimies arī par šīm tādas skumjas, man viņas ir savākušās apakšā. Bet varbūt arī tēma tāda depresīva. Lūk, līdz ar to mācāmies runāt, mācāmies atpazīt šīs emocijas ķermenī, un mums par to būs noteikti ļoti daudz dažādi, vai nu webināri, vai mēs taisīsim arī tās pašas nakts sarunas, vai kaut ko tādu, mēs noteikti izdomāsim kaut kādu formātu. Jo tāpēc, ka jūs esat pamanījuši arī maziņajiem bērniem, tad, kad arī lielajiem ir tā, ka tu redzi, ka mazais bērns, viņš tu tā raud, un tu pieeja klāt, tu viņu apskauj, un tu pasaki viņam, es redzu, ka tu esi dusmīgs. Un viņš uzreiz tā, tas tā nokrīt viņam nost, un viņš aiziet prom, un tad tu nesaproti, kas īsti notika. Bet es varu paskaidrot, kas šajā brīdī notika, un kāpēc ir tā, ka, starp citu, es esmu arī runājusi ar jauniešiem, kuriem ir smaga, dziļa, jau gadiem ilgstoša depresija. Viņi saka, ka bieži vien ir tā, ka viņu ķermeni pārņem milzīgas emocijas, ārkārtīgi sāpīgas, ārkārtīgi smagas, ļoti niansētas, un tad viņi iet iekšā internetā, viņi meklē nosaukumus, lai saprastu vispār, kā viņi jūtas. Iedomājieties, tāpēc, ka viņiem nav orientieru. Un jā, līdz ar to šis nebūs viegls darbs mums pašiem, pieaugušajiem, es to apzinos, jo tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kur mēs paši neesam trenēti īsti labi, bet kopumā es domāju, ka iziesim cauri šim un mēs visi paliksim labāki. Lūk. Un tālāk nākamais, tā kā mīļie vecāki, šo es arī pateicu, atsevišķi konflikti nav vardarbība. Un kas ir būtiski, ka jā, to es arī pateicu, konflikti ir nepieciešami, un ar konfliktiem mēs sargājam robežas. Konfliktiem ir jābūt, un tas, ko mēs arī šodien darām, vienkārši kas mums ir jāmācās konfliktēt veselīgi, un mums ir jāmācās konfliktēt mierīgi.
Un tā tad ar konfliktiem mēs sargājam savas robežas, un robežu ir ļoti daudz, ļoti daudz un ļoti niansētas, un tie, kas ir bijuši uz mūsu motivācijas webināriem, atceraties, mēs arī tur runājām diezgan niansēti par to, ka viens no iemesliem, kāpēc mums neizdodas motivēt jauniešus, jo mums liekas, ka mēs viņu motivēsim ar naudu, mēs viņu motivēsim tur tā kā ar datoru atņemšanu un tam līdzīgi. Bet toreiz mēs noskaidrojām, ka tur bija, man šķiet, ka pašiem pieaugušajiem mēs atradām kādus 30 elementus, kas pieaugušos var motivēt un kas var demotivēt. Un līdz ar to, jo niansētāk mēs sapratīsim šo pasauli, jo labāk un veiksmīgāk mēs arī atradīsim. Un konfliktos ir tieši tas pats, ka cilvēks, kurš grib darīt pāri, viņš var atrast ļoti daudz dažādus veidus, kā pārkāpt šīs robežas, un te jūs arī redzat kaut kādas dažas, jā, tātad, kaut kādu grupu. Un tas, ko mēs arī parasti sakām, ka, ja jums dzīvē kaut kas nestrādā, sākam ar to, ka veicam robežu auditu. Un nākamais, kas ir būtiski, jā, ka robežas mēs sargājam ar nē. Un tas ir būtiski saprast konfliktos, tas ir būtiski iemācīt bērnam. Par prāta teoriju mēs arī runāsim, un par to mēs esam arī runājuši, ka citi cilvēki nezinās, ka tu esi sāpināts, ka ir pārkāpta kāda tava robeža, kamēr tu to nepateiksi. Jo kas vienam ir apvainojums, otram ir, kas tas tāds bija, tur smieklīgi mēs pasmējāmies kopā. Ja? Līdz ar to tieši mums ir jāinformē, mēs esam atbildīgi par to, ka mēs pasakām nē, ka tas man bija sāpīgi, tas man nepatīk. Un te atkal cienītie vecāki, ja bērnam ir mājās bezieruna paklausība, un ja jūs tā kā pasakat, viņš saka, kāpēc? Tāpēc, ka es tā teicu, tad bērns izaugs par cilvēku, kuram nebūs treniņš saprast savas robežas, sargāt savas robežas, arī diskutēt par robežām, un tad viņam ir tā, ka kāds kaut ko pateica, labi, es to daru. Ja? Un tad viņi vienkārši vienā brīdī saprot, kā izslēgt domāšanu, tas ir vienkāršāk, un tad viņš vienkārši ieslēdz sevi upura pozīcijas. Lūk, tātad lūdzu, priecājieties par katru nē, ko bērns pasaka, un trenējieties teikt nē, ja? Un paši trenējieties un mācat bērnam trenēt nē. Ja? Tālāk nākamais, ja tomēr jums ir grūti ar robežām, un tas ir tas, ko mums ir robeža webinārs bija bērniem, bet mēs norunājām ļoti ilgi, ļoti daudz jautājumu bija tieši arī par pieaugušu robežām. Tad atceraties, ka ja jūs redzat, ka bērnam ir grūti uzstādīt robežas, tad jūs nevarat viņam teikt vienkārši saki nē, tur mācies, tur pastāv uz savām pozīcijām. Mums ir jāsaprot, kas īsti notiek bērna sirsniņā, kāpēc. Jo ir bērni, kuriem ir sajūta, ja viņi pateiks draudzenei, nē, tad ar viņu vairāk nedraudzēsies. Ir bērni, kuriem ir sajūta, ka, ja viņi pateiks, viņi sāks konfliktēt, tad visa pasaule beigsies. Un par to mēs arī parunāsim vēl drusciņu vēlāk. Tā kā līdz ar to atkal, tātad, ko es gribu pateikt ar to, ka, ja bērns neprot uzstādīt robežas, vai ja jums ir grūti uzstādīt robežas, tad jūs varat iet divos virzienos. Jūs varat trenēties to darīt fiziski, bet nākamais, ja jūs sevi sapratīsiet, kas ir mans, kas nav mans, kas man patīk, kas man padodas, kas man dara pāri, tad tam vajadzētu jau sākt notikt automātiski. Vajadzētu. Citreiz tas nav tik vienkārši, tīpaši, ja jūsu robežas ir pašiem pārkāptas daudzu gadu garumā, bet citreiz sanāk. Lūk, tālāk nākamais, un tagad tā bija iekšējā pasaule, ārējā pasaule. Tātad, ja vajag, tad es arī varu stāstīt sīkāk, tad atkal mācām bērnu, tā kā, kas ir kopīgā telpa, kas ir privātā telpa, kopīgās individuālās, ko es gribu darīt viens, ko es gribu darīt ar visiem kopā, kas ir manas lietas, kas ir svešas lietas, ko es daru, ja kāds ņem manas svešas lietas. Un spēlējam arī dažādas spēles, kas ir tā kā kustību, kā mēs kontrolējam savu prātu, kā mēs kontrolējam savu ķermeni. Ja vajag kaut ko vairāk, tad sakiet, es varu pastāstīt arī par šo vairāk. Tā kā es ceru, ka man izdodas
arī iedot to sajūtu, ka jo vairāk mēs arī sapratīsim, jo mazāk mēs reaģēsim. Lūk, tālāk māciet bērnam runāt. Un tas nozīmē, ka, piemēram, ja viņš kaut ko grib, tad saki, lūdzu, vai varētu, vai nē, es saprotu, ka tev tā. Un māciet bērnam teikt nē. Un tātad tas pamatlikums ir tāds, ka bērni stresa situācijā īstenos tikai tās uzvedības aktivitātes vai tikai to uzvedību, kuru viņš būs izmēģinājis drošos apstākļos. Un tātad, ko tas nozīmē, ka mājās sēžot, piemēram, tu paprasi bērnam, vai es drīkstu aizņemties tavu pildspalvu? Un viņš tā, un tad tu saki, jā, bet zini kā, tad atceries, ka tā ir tava pēdējā pildspalva, un tev ir pilnīgākās tiesības teikt, ka atvaino, tas ir mans pēdējais flomītis, es tev viņu nevaru aizdot, vai tā ir mana pēdējā pildspalva, ja? Vai, piemēram, drīkst es tev pataustīšu tavus matus, un tu redzi, ka bērnam tas nepatīk, un tad trenē viņu, ka tu saki, nē, man tas nepatīk, jo tā ir droši apstākļi. Vai tad mainamies vietām, tagad es būšu tu, un tagad tu ķeries manos matos, un es jau teikšu, zini, kā man nepatīk, ka tu man skaries maniem matiem klāt. Ja? Un jo niansētāk bērns sapratīs šīs savas robežas, jo ātrāk viņš spēs šīs robežas uzstādīt, un mazāk būs konflikti. Jo tāpēc, ka ar ko bieži vien sākas konflikti, tīpaši jauniešiem, ka tātad bērns grib būt labs, viņam tas nepatīk, ka no viņam ņem norakstīt, viņš to nevar pateikt, viņš ciešas, un vienā brīdī viņš eksplodē. Un viņš saka, nē, visu, un jūs mani izmantojat, un jūs man neko nedodat, un tā, un ja man kaut ko vajag, tad jūs man neko nedodat, un tā, un tad es tur tāds viens nabadzīņš. Un cienītie pieaugušie, arī tas attiecas uz jums. Ja jūs redzat, ka jūs kā labi cilvēki nonākat visu laiku eksplozīvos konfliktos, tāpēc, ka jūs esat labi cilvēki, tad problēma nav ar tiem cilvēkiem, kas jūs izmanto. Problēma ir ar to, ka jūs gribat būt labi, un jūs gaidat to projekciju no citiem. Jūs gaidat, atceraties, tur bija par to, kuriem ir grūti nospraust robežas. Un līdz ar to jūs gribat būt labi, jūs neko nesakat, un vienā brīdī vienkārši viss eksplodē, un jūs ejat pa gaisu. Un tad jūs izskatāties pēc, tās es izslēgšu ārā, kādam ir ieslēgts mikrofons, bet tā viss kārtībā. Es ceru, ka man izdevās to izstāstīt, jā, visu tātad. Un tas ir tas, ka tādā veidā mēs varam atrisināt konfliktu, kurš vēl nav noticis, jo šie ir konflikti, kur citi nemaz nenojauš, ka viņi ir pārkāpuši jūsu robežas. Lūk tā. Un tie ir tie notikumi, kuri vislabākie, kas nav notikuši, un konflikti, kuri ir novērsti. Lūk, tā kā tas ir viens, es izrunāju par iekšējiem signāliem, un es ceru, ka jums izdosies to arī pastāstīt bērniem, un tagad mēs iesim uz ārējiem signāliem, un ar ārējiem signāliem ir daudz grūtāk. Tātad pirmais, kas mums ir jāmāca bērniem, ir novērot un saprast otra cilvēka ķermeņa valodu. Balss tembru un tam līdzīgi, sejas izteiksme, visu. Lai iedotu kādu piemēru, tad kur es arī patīšu jau uzreiz šeit uz priekšu, lai jūs arī varat lasīt un uzdot jautājumus. Es iedošu tās piemēru vienu. Tātad atkal, ja mēs vērojam tādu klasi, piemēram, vai arī īpaši to mēs redzam bērnu dārzā, kā izskatās bērns, kurš tipiski sakonfliktē ar citiem bērniem. Viņš atverās vaļā durvis, viņš ieskrien iekšā klasē, un viņš ierauga, ka kādam cilvēkam tur ir mobilais telefons. Kur tev ir mobilais telefons, cik forši es arī viņu gribu. Viņš to telefonu izrauj ārā no rokām un kaut kur aiziet, un tur sākas konflikts. Vai, piemēram, bērns redz, ka citi bērni spēlējies, un viņš tā, es arī gribu pievienoties jūsu spēlē, es gribu pievienoties tūlīt. Un viņam neļauj, viņam varbūt citi saka, klausies, pagaidi, pabeigsim, un tad mēs tevi pievienosim, bet viņam vajag tūlīt, un viņš tā kā tajā visā metas iekšā. Lūk, un ar ko tas viss beidzas? Tas beidzas ar to, ka viņš sakonfliktē, un viņš beidzas ar to, ka viņam nav draugu, un ja viņam ir maz draugu, tad viņam kārt trauksme, viņš vairāk tā kā sāk tiekties uz citiem cilvēkiem, viņa pašpietiekamība pazūd, un jo viņš vairāk tiecas uz citiem cilvēkiem, jo tie citi cilvēki vairāk arī pazūd no viņiem. Tā kā distancējas. Un tad šajā gadījumā
kā vajadzētu izskatīties un kā izskatās tāda harmoniska cilvēka pieeja, ir tā, ka ja jūsu bērns ir sociāli veselīgs, tad sociāli veselīgs cilvēks, ienākot iekšā telpā, ko viņš meklē, viņš skatās, vai telpā ir citi cilvēki. Tad, kad viņš ir redzējis cilvēkus, viņš sāk skatīties, kā cilvēki ir grupējušies, jo tas ir tas, ko mēs lasām instinktīvi, un tāda vesela psihoģeogrāfijas zinātne, kas arī pēta, tā kā faktiski ķermeņa atrašanās vietā signalizē arī par sociālo statusu. Arī mēs neapzināti ļoti daudz ko nolasām pēc tā, kurā vietā atrodas cilvēki telpā un kā viņi ir izkārtojušies. Un tālāk tad bērns vai arī pieaugušais, viņš skatās cilvēka sejas izteiksmes. Un tāpēc tam viņš pieņem lēmumu, ko darīt. Jo tad viņam ir savākta informācija, viņš saprot, kam prasīt, kāpēc prasīt. Un ir pieaugušie, kuriem šādas analīzes spējas nepiemīt, un arī bērniem. Un jo zemāka būs šī analīzes prasmes, jo lielāka varbūtība, ka bērni vai pieaugušie iekulsies konfliktos un turklāt neveselīgos konfliktos. Un ko mēs varam darīt? Atkal ir tādas idejas uzreiz, piemēram, paskaties, jūs gaidat tur atkal uz ielas, minat spēli, kā tu domā, tā mašīna brauks pa labi, pa kreisi vai taisni? Kā tu domā, tas cilvēks iet uz veikalu vai viņš paies garām? Kā tu domā, kas par to liecina? Vai tas ir pilnīgi ļoti, es zinu, ka tas ir grūti, ir kaut kāda filma, apturiet to filmu, paprasiet, kā tu domā, kas tajā filmā notiks tālāk? Un, ja jums ir bērns, kurš tajā brīdī sāk histēriski kliegt, tas nozīmē, ka viņam šī spēle ir vajadzīga vēl vairāk nekā jums, jo tāpēc, ka tas nozīmē, ka viņš nevis analizē, kas notiek, bet viņš reaģē uz situācijām. No piekdienas vakaros tas ir diezgan skarbi, mums ir piekdienās tradīcija kino vakari, un tad kino vakaros to nevajadzētu darīt, bet ja jūs skatāties biežāk filmas, jūs varat paņemt pa kaut kādu iepriekš skatītu filmu un tad pāanalizējiet, kā domā, ko viņi darīs, kāpēc viņi darīs. Protams, spiegu spēles, mafija pret parlamentu, visas. Ja jums ir bērns, kurš konfliktē daudz un dikti, viņam ir jāspēlē šīs spēles. Iedomāšanās spēles, pastāstīšu vēlāk arī kāpēc. Un arī novērošanas spēles. Piemēram, tu ieej veikalā, un tad, ja tas neizskatās atklāti, kā tu domā, kādus ziedus viņš varētu pirkt, kā tu domā, ko viņš varētu iegādāties. Lūk. Ja jūs identificējāties ar ļoti daudz tādām lietām, kas jūs redzat, ka bērnam ir konflikti, viņš neatpazīst sociālos signālus, viņš neatpazīst citu cilvēku emocionālās reakcijas, un jūs vēl redzējāt, viņš iekuļas konfliktos, ir vērts piedāvāt šo filmu. Starp citu, šis seriāls, viņš bija latviešu valodā arī kādreiz, ir tīpaši pirmās sērijas, tās māca tieši atpazīt emocijas un atpazīt ķermeņa tieši valodu. Brīnišķīgi. Tas arī varētu palīdzēt jūsu bērniem tīri tehniski palikt empātiskākiem. Un ja jums ir vēl kādas idejas, jūs droši rakstat čatā, kā jūs mācat tieši atpazīt emocijas dzīvē. Lūk, un tātad tas nozīmē, kāpēc mums tas ir jāmāca, jo šie ir cilvēki, kuri var nepamanīt, ka viņi ir sastrīdējušies un viņi nesaprot, kāpēc citi viņiem neuzticas, un viņi ir ļoti vientuļi cilvēki, tie ir tādi skumji un vientuļi cilvēki. Nākamais arī tas, ko mēs runājām, un tas ir ļoti svarīgi, kam mums ir jāpievērš uzmanība. Un ja tātad šajā gadījumā, ka ja jūsu bērns ir sāpināts, tad māciet viņam izteikt šīs frāzes. Un nākamais, otrais, kas jums jāvēro, ja jūs redzat, ka jūsu bērns sāpināja jūs, un tu pateici, ka tas bija sāpīgi, un ja viņš tur sāk kaut ko teikt, ka tu tur tāda histēriķa un tam līdzīgi, tad tas, ko viņš šajā gadījumā dara, viņš minimizē tavas jūtas un tavu realitāti, un tas nozīmē, ka atkal jūs morāli viņam lasot, viņš nesapratīs to. Mums atkal ir jāiet atpakaļ šajā empātijas ceļā un jāsaprot, kāda prasme, kāda spēja mums viņā ir jāuztrenē. Lūk, un tad, lai tā kā varbūt jūs vēl vairāk tonizētu
tad ir vērts minēt to, ka cilvēki, kuri neatpazīst sociālos signālus, viņus apzog biežāk, viņi biežāk iekuļas nepatikšanās, viņi biežāk konfliktē. Un kāpēc? Jo tāpēc, ka tas ir saistīts, te būtu jābūt prāta teorijai tūlītās. Nē, te vēl nav, tad es nedaudz vēlāk. Jūs varat uzrakstīt pa to laiku, vai jūs zinat, kas ir prāta teorija. Tad es zināšu, cik man sīki stāstīt par prāta teoriju. Pa to laiku es izstāstīšu šo. Tātad, kas notiek? Tātad cilvēkam, kurš neatpazīst sociālos signālus, viņam ir tā sajūta, ka tagad ir mans ceļš, es tagad braucu uz tirgu, vai, piemēram, un es braucu uz tirgu, un viņiem parasti ir uzzīmēta bilde galvā, un viņi brauc uz tirgu. Un šajā brīdī, tā kā viņiem ir tā bilde uztaisīta, tad, piemēram, zaglis viņus ļoti viegli var apzagt, jo tāpēc, ka šim cilvēkam, viņš taču brauc uz tirgu, kas viņam slikts var notikt. Jūs esat pamanījuši, ka arī bērni, tā arī kāds rakstīja, ka tātad bērns, ka viņš visu laiku tiek konfrontēts, ka viņam ir sliktas atzīmes, jo tāpēc, ka kas ar mani slikts var notikt, viņš vienkārši neskatās ilgtermiņā. Lūk, un, piemēram, nākamās vēl vienas nepatikšanas, kas arī notika, kas mums noteikti man jārunā. Jā, tagad es varu stāstīt mums pie mājas, tas arī ļoti bieži parādās, ka mums ir tāda kaimiņiene, kuru visu laiku apzog, viņa visu laiku iekuļas nepatikšanās, viņai ir ļoti dinamiska dzīve, viņai notiek noteikti nedēļas laikā daudz vairāk nekā man viss, kas 3 mēnešu laikā. Un arī pat viņa paguva izraisīt kautiņu. Jā, paldies, brīnišķīgi. Tātad viņa izraisa, kā viņa izraisīja kautiņu, tad iedomāties kundzīte. Tātad pie veikala stāv jauniešu bars ar apkorķētām aluspudelēm. Es sēdēju mašīnā, es gaidīju savus bērnus, tad es tā kā redzēju. Un tagad tā kundzīte, viņa iet, un viņai jātiek uz veikalu. Un ko viņa dara? Viņa iet cauri tiem jauniešiem, un viens no tiem jauniešiem, viņš tā pakāpjas viņai priekšā. Ja? Un ko viņa dara? Es taču eju uz veikalu, es taču grūžu, un man ir jāiet uz veikalu, tu esi manā ceļā priekšā. Un tas, kas notiek, viņa vienkārši uzreiz ar viņu konfliktē. Un tur bija, labi, piekaušana tā nebija, bet tāda nopietna grūšanās tā arī bija. To tā varētu arī definēt. Un līdz ar to šajā brīdī, ja viņai ir cilvēks, kas spēj lasīt sociālos signālus, kas spēj lasīt situācijas, tad viņa arī vienkārši ejot uz to veikalu, tas tie jaunieši bars stāv, bet mūsu veikalam ir 2 trepas. Viņa paietu tur tos 18 soļus tālāk un ieietu tajā veikalā pa 2 trepēm. Šī ir tā spēja. Lūk, tātad par šo es arī izstāstīju. Un iederēties. Lūk, un šeit ir prāta teorija. Tagad es izstāstīšu prāta teoriju, es izdomāšu, kā es to varu stāstīt. Rekur man ir jautra spēle viena, un tūtās es paņemšu vēl vienu, kaut kādu ļoti jocīgu, rekur man ir končus. Tātad jūs varat arī uzrakstīt, tātad es arī prasīšu jums visiem. Kā jūs domājat, kas šeit ir iekšā? Pilnīgi pareizi kārtis. Rekur es parādu, rekur bērni. Es izņemu visas kārtis ārā, šī tāda ļoti jautra spēle. Izņemu visas kārtis ārā, un tagad es ielikšu iekšā končus. Rekur pat ir rakstīts, ka tā ir kāršu spēle. Un es salieku tagad iekšā končus, un es aiztaisu ciet. Un tagad mani bērni ir izgājuši ārā. Kā jūs domājat, tad, kad ienāks mani bērni iekšā, un es viņiem prasīšu, hei, uzmini, kas tur ir iekšā, kā jūs domājat, ko viņi teiks? Kārtis. Labi, paldies, Nora. Jā. Tātad. Ko es teikšu, ko es domāju, ko teiks tie bērni, kas nāks iekšā? To, ka kārtas tur nav. Lūk, pārsteigums sevi tie končus, jā, super, jā. Tātad skatieties, tātad, ja jums ir bērns,
kuram ir grūti izprast sociālo kontekstu, kuram ir grūti iejusties cita cilvēka lomā, kuram ir trūkst prāta teorijas, to sauc arī theory of mind. Jā, tad, ja viņš saka končas, tas nozīmē, ka viņam liekas, ka, ja viņš zina, ka tur ir iekšā končas, tas nozīmē, ka visa pasaule zina, ka tur iekšā ir končas. Un tātad līdz ar to šie cilvēki, viņi attiecīgi viņiem var būt tā sajūta, ka viņus nav jāinformē citi, un jūs arī viens atsūtījāt brīnišķīgu jautājumu par to, ka tātad meita, tur bija strīds meitai autobusā, tātad mamma piezvana meitai, lai bērni kāpj ārā no autobusa, un meitene pasaka māsai, kāpjam ārā, un tā māsa sāk strīdēties, kāpēc kāpt ārā, un kas noticis, kāpēc jākāpj ārā, es negribu kāpt ārā, tā nav mūsu pietura. Un tā meitene vienkārši klusē, un viņa neko nesaka. Jo viņai varētu šķist, ka šajā brīdī, ja mamma ir pateikusi, ka jākāpj ārā, un es to zinu, tas nozīmē, ka arī mana māsa automātiski zina, ka jākāpj ārā tieši šajā pieturā. Un sākas konflikti. Un attiecīgi, ja jums ir bērni, kuriem ir jau noteikts vecums, kā ar viņiem arī var prāta teoriju skaidrot, to arī jau maziem bērniem jau sākt skaidrot tādā, tas, kas ir svarīgi, ko darīt, kur arī tu uzrakstīji ļoti jauki tā kā Noru, ka pēc pasakas izlasīšanas jūs runājat par tēliem un raksturojat rīcību dažādās situācijās. Un šis arī ir prāta teorijas treniņš, ka tu mēģini saprast, ka citi cilvēki uz šo konkrēto situāciju skatīsies pilnīgi savādāk. Un tāpēc tiem muļķīgajiem, banālajiem teātrīšiem, no kuriem mēs vecāki citreiz bērnu dārzos esam pilnīgi piekusuši, viņiem ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs to iedomājamies. Un paldies, Noru, ka jūs izmēģināt tēla lomas. Un turklāt milzīgs ieguvums ir, ja bērni ar šīm lomām mainās, ka viņi paspēlē zaķīti un tad vilku, un pēc tam viņi samainās vietām. Tas jau tāds improvizācijas improvizācijas teātris jums sanāk. Tā kā malači, ka jūs jau to darat. Lūk, tālāk bija jautājums, ka tātad konflikti, kuri atkārtojas kā rituāls atkal un atkal. Ja jūs redzat, ka jums, piemēram, vai nu skolā vai mājās konflikti atkārtojas nepārtraukti, tad jums ir jāuzdod viens jautājums sev, vai jūs uzklausat abas puses strīdā. Bieži vien ir tā, ka, piemēram, arī vienā jauniešu darbnīcā mums bērni atzinās, ka viņi speciāli taisa strīdu, lai tā kā vecāki būtu tā kā noguruši no viņiem un iedotu viņiem datorlaiku. Un nākamais ir, mīļie vecāki, ja jūs gribat, lai bērni mazāk strīdētos, ļaujiet bērnam konfliktus novest līdz galam. Jo, kas notiek, tu dzirdi, ka bērns strīdās, tu nevari to izturēt, un tu vienkārši saki, aizvarieties abi divi, ejiet uz savu istabu katrs. Un kas notiek? Bērniem rodas sajūta, ka konflikts ir kaut kas pilnīgi briesmīgs, no kā ir pilnīgi jāizvarās par katru cenu, jo tāpēc, ka viņi nezina, vai pastāv dzīve pēc konflikta. Un kas notiek? Viņi sāk izvairīties apzināti no konfliktiem, un ir arī tādi pieaugušie. Jums ir kādreiz tā, ka jūs redzat, kad zvana telefons, un jūs negribat runāt ar to cilvēku, jo zinat, ka tur būs strīds. Un pēc tam, tā, ka viņš atrisinās, tad ir, cik labi, ka mēs atrisinājām, tik labi, viegli palika, bet ir grūti tā kā likt sevi iekšā strīdam. Un tas viss arī bieži vien nāk no tās ģimenē, kāda mums ģimenē ir konflikta kultūra. Vai mēs ļaujam strīdēties, vai mēs neļaujamies strīdēties. Ja strīdi atkārtojas un viņi ir absolūti identiski, tas nozīmē, ka kaut kas nav atrisināts līdz galam. Un tad vai nu mēs zīmējam noteikumus, vai arī mēs izrunājam, ko mēs varam darīt, lai nākamajā reizē tas strīds būtu varbūt pat kvalitatīvāks. Un ko mēs varētu arī izdarīt. Līdz ar to tātad mums ir būtiski, ka tātad bērni izstrīdās, viņi strīdās, ir strīdām kulminācija, viņi atrisina, pēc tam es arī parādīšu tos soļus, viņi izrunā, varbūt viņiem neizdodas uzreiz izrunāt, viņi pēc tam nomierinās, un tad, kad jūs palīdzat, varbūt viņiem arī saprast abas puses iesaistītās, viņiem ir milzīgs atvieglojums, un viņi ir gatavi runāt par to, gatavi runāt par citām lietām un atkal strīdēties par kaut ko nākamo. Un tad tās attiecības viņiem paliek daudz dziļākas un daudz kvalitatīvākas.
Jo savādāk jūs esat pamanījuši, ka ir tādi pieaugušie, kuri jums ir ļoti labi draugi, un tad jums ir nesaskaņas, un viņi vienkārši kā viņi soda jūs, viņi aiziet prom. Ja, jo tāpēc, ka viņi nav sapratuši to, ka patiesībā bez tādiem konfliktiem mēs nevaram izveidot dziļas, patiesas attiecības, jo mums kaut kā ir jāpaziņo, ko mēs gribam, kas ir mūsu robežas, un citreiz tās robežas citiem nav tik labi, tik precīzi izdodas pateikt uzreiz. Lūk, tā kā tā. Nākamā lielā tēma ir tēma, ļoti sarežģīta tēma, ka tā tad ir bērni, kuri viegli ievelk sevi konfliktos, bet viņiem ir ļoti grūti no tā tikt ārā, un tas ir tas, par ko ir nelaimīgi pedagogi, jo tāpēc, ka viņi zina, ja šis konkrētais bērns sāk strīdēties, tas viss beigsies ar kautiņu. Un, ja mums ir šādas situācijas, ko mēs darām, atkal atgriežamies atpakaļ, nevis sakam stop, ka tā kā beidziet strīdēties, tas nepalīdz, citreiz palīdz, iedot padzerties, ja mums ir jānovērš vardarbība. Bet atkal atgriežamies atpakaļ, kur ir problēmas. Vai nu mēs nesaprotam sociālos signālus, mēs nespējam nolasīt emocijas, mēs nespējam saprast savas emocijas un attiecīgi arī reaģējam uz tām. Lūk, un nākamais, tiešām skatieties, tas, par ko es arī minēju, ka skatiet, kurā brīdī bērni konfliktē. Vai viņi konfliktē tikai jūsu klātbūtnē, tad viņu mērķis ir uzmanība. Piemēram, ļoti bieži ir tā, ka bērni strīdās vai nu tikai mājās, vai nu tikai ārpus mājas, un lūdzu pievērsiet uzmanību, ja bērni ārpus mājas sāk citiem stāstīt nedraudzējies ar manu māsu vai manu brāli. Tad tas nozīmē, ka jums ir ļoti neveselīgas attiecības, jo normāli parasti ir tā, ka māsas un brāļi ģimenē strīdās, bet ārpusē viņi tā kā saliedējas. Un skatieties, kā viņi viņus arī atrunās. Tālāk, mīļie vecāki un arī pedagogi, lielu uzmanību pievērsiet, ja jūs nonākat pie tā, ka bērni no jums sāk slēpt lietas. Un ja jūs pieķerat sevi pie tā, ka bieži vien jūs bērnam sakat, kāpēc tu slēp no manis, kāpēc tu man to nesaki, tad piedodiet, šajā gadījumā jūs esat tie, kas pārāk ātri ielec konfliktā, kas ļoti ātri reaģē, un turklāt, starp citu, tāpat bieži vien ir tā, ka bērnam skolā izdara pāri, un bērns nemaz to neuztver tik sāpīgi, bet viņš redz, ka mamma tur sāk raudāt vai ļoti emocionāli reaģē, un viņš klusē tikai, lai pasargātu jūs no kaut kādas traumas. Tāpēc lūdzu, kontrolējiet savas emocijas, kontrolējiet savas reakcijas, runājot ar bērniem. Lūk, tālāk nākamais, saprotiet, kādi konflikti, kas ir jūsu bērnu, kādās vidēs rodas konflikti, kādās laikās, kādās situācijās. Ir tīpaši, ja mēs runājam par šo trakajiem apstākļiem, kas notiek šeit, tagad, tad, kad mēs visi esam kopā un mēs visi dzīvojam, un arī bērniem nav ne skolu, citiem nav ne bērnu dārzu, tad tieši saprast, kāda veida konflikti tie ir, mums ļoti palīdzēs. Piemēram, var izstāstīt, šodien ir piekdiena, tā kā man visiem 3 bērniem skola, tepatās klātienē. Piedodiet, attālināti, visi mājās, un es jūtu, ka pēcpusdienā viņi paliek ļoti nervozi, un tur jau sākas tādi argumenti, un es jūtu, ka tie argumenti ir emocionāli. Un es saku, klausieties, šodien ir baibām vārda diena, aizsūtiet, nofilmējiet video, aizsūtiet vārda dienas apsveikumu, un tad viņi visi 3 tā apvienojās un pavadīja absolūti lieliskas 40 minūtes, mēģinot tekstus, bungas un ģitāru. Lūk, tā kā tā, mums ir jāsaprot, jo konflikti ir daudz un dažādi, un tieši saprotot, kas ir tie pa konfliktiem, mēs arī varam saprast, ko ar viņiem darīt. Lūk, un šis ir būtiski. Kas ir viena no toksiska konflikta pazīmēm, un tas attiecās, protams, arī ne tikai uz bērniem, bet arī uz pieaugušajiem. Skatieties, kas notiek tajā brīdī, ja jūsu bērns sakonfliktē. Ja viņš, un tur gadās 2 tādi, tu tas piedod, es izlasīju jautājumu, es pēc tam atbildēšu, labi, Nora, es tagad izstāstīšu šo.
Ka tā tad, tas ir tas pats, ka ja tev ir sajūta, ka tu sāc cīnīties, tas nozīmē, ka tu esi kaut ko jau palaidis garām. Tu jau esi cīņu zaudējis, jo tu zaudēji enerģiju cīnoties. Un viena no tādām neveselīgām reakcijām, ko dara mazi bērni, un beigās tas arī pārvēršas jauniešu un pieaugušo vidē, ir tā, ka tajā brīdī, tad, kad bērns nonāk konfliktā vai pieaugušais, viņš nevis izrunā situāciju, bet viņš atmuguriski sāk veidot šīs konflikta personas tēlu. Viņš sāk vākt tur sabiedrotos, un viņš tur tāds, un viņš tur šitāds un tam līdzīgi. Un lūdzu, ļoti uzmanieties ar šādiem cilvēkiem iesaistīties sarunās, arī pasakiet bērnam, ka šis nav veselīgi, ja tu esi dusmīgs, pasaki viņam uzreiz. Jā? Saki viņam uzreiz un nepieļaujiet šādu modeļu attīstīšanos. Un tātad tas ir viens šī sabiedroto vākšana. Otrais ir polarizācija. Ja jūsu bērns uzreiz tā kā ierauga, kāds viņam runā pretī, viņš ir slikts, viņš ir tur tāds un viņš ir tāds un šis, tas ir ļoti viegli. Kāpēc? Jo tāpēc, ka tajā brīdī, tā kā mūsu psihe definē vainīgo, tad mēs atslābinamies, jo tāpēc, ka visa problēma ir viņā. Bet tā parasti nav, jo, tā saka, viena pagale nedeg un tam līdzīgi. Tā kā, ja jūs vēlaties audzināt tādu redzošu, gudru, līdzsvarotu bērnu, tad tomēr pastāsti, ka tātad, ja viņš saka, ka tur viņi visi labie, mēs esam labie un viņš tur ir sliktais, tad tomēr saki tā kā, tā pasaki, varbūt, vai tev ir kaut kāda ideja, ko tu būtu varējis darīt savādāk. Vai, piemēram, ir tāda brīnišķīgs tāda pieeja, ko izmanto pedagogi konfliktu gadījumos, tad, kad ir sūdzēšanās un stučīšana. Jūs arī, mīļie vecāki, to varat izmantot, ka, ja nāk bērns pie jums sūdzēties par otru bērnu, tad saki, labi, bet mums ir jauni sūdzēšanās noteikumi, ka pirms tu saki par viņu kaut ko sliktu, tev ir jāpasaka 2 labas lietas. Un tad kā bērns vienmēr, mamma, tu brūs! Saka, 2 labas lietas. Viena, viņš tur vispārībā ļoti labi kārto māju, un viņš tur tāds vispār ļoti gudrs. Ko tu gribēji sūdzēties? Nav nekas svarīgs un aiziet prom, ja? Tā kā tā, jo mēs izdarām šajā gadījumā šis mazais prāta triks pārslēdz mūs no tās emocionālā fona uz racionālo, un tā, ka viņi atgriežas tajās emocijās, tad tas emociju zilonis jau ir noplacis. Tā kā tā. Labi, es domāju, jautājumus paņemšu vēlāk. Labi, tad, ja jautājumu atbilžu sesijā, paldies, ka jau jūs sūtat. Jā, nākamais, kas ļoti labi palīdz, ir strīdēšanās kalendāri, kas nozīmē, ka mēs vienkārši sākam rakstīt, un tad paši pierakstiet, lūdzu pie sevis, kad tātad kādos laikos bērni, kad viņi strīdās. Un ko mēs ar to iegūstam? Piemēram, jums tikai tā liekas, ka viņi visu laiku kašķējas un pat par sīkumiem, bet tajā brīdī, tā kā jūs sāksiet kaut vai savā telefonā pierakstīt, tā kā viņi sastrīdējās par mantām, viņi sastrīdējās par datorlaiku, viņi sastrīdējās par izlietni, ka ja jums veidosies tādas piezīmes, tad pēc kāda laika jūs arī redzēsiet šīs konfliktu grupas, sauciet bērnus kopā un prasiet, sakiet, ko tagad mēs ar šo varam izdarīt, ja? Un atkal nevis jūs uzspiežat savus noteikumus, jo, ja jūs uzspiedīsiet, tad jūs būsiet atbildīgs arī par viņu pildīšanu. Lūk, un prasiet abām pusēm, kur jūs jau izlasījāt. Šis abi labi nestrādās, jo tāpēc, ka bērni savādāk vienkārši atkāpsies. Un šo es arī izstāstīju, un lūdzu, cienītie pedagogi, cienītie vecāki, ļaujiet bērniem strīdus novest līdz galam. Un tas ir tīpaši attiecas arī uz pedagogiem, jo tāpēc, ka tas, ko mēs arī bieži vien novērojam, ka ir bērni, kuri ļoti manipulē, un šīs manipulācijas izpaužas ar to, ka viņi saprot, uz kādām pogām spiest pedagogam, kā pedagogam pateikt to, ka tas bērns X ir slikts, un tam pedagogam uzvārās asinis, un viņš vienkārši soda, un pēc tam viņš beigās saprot tā, ka tur viss bija pilnīgi savādāk. Tā kā tā. Jā, līdz ar to, ja jūs redzat, ka kāds bērns stāsta jums kaut ko tā, ka jums jau sāk vārīties asinis, tad tas nozīmē, ka jūs emocionāli iesaistaties konfliktā, un ja jums ir ļoti viltīgi bērni, tad jums ir jāpadomā, ko viņi šajā brīdī grib sasniegt, un jūs arī viņiem to varat droši pajautāt. Jā, tā kā tā. Kur to es arī izstāstīju. Un nākamais, kas ir ar šiem metavēstījumiem, tā kā nelietojiet, cik te var atkal strīdaties un kāpēc jūs nevarat visi tā kā citi. Un līdz ar to
vienkārši ļoti uzmanīgi skatieties, ko jūs runājat, jo, ja jūs sāksiet just tādi sūdzambībeles visiem sanāk, jums nesanāk, bērni var atslābināties, jo bērni saprot, ka vienā brīdī viņiem tā sliktā bērna tēlu vai to kašķīgo bērna tēlu ir ļoti viegli pieņemt. Ir bērni, kuri saprot, ka viņi ar konfliktiem, strīdiem, neciešamu uzvedību var arī panākt ļoti daudz, jo atklāti sakot, uzvesties labi pat pieaugušajiem nav tik vienkārši. Un ir daudzi gan bērni, gan pieaugušie, kas saprot, ka uzvesties slikti, tas ir izdevīgi. Lūk, un tālāk māciet to, kā jūs paši modelējiet konfliktus un māciet paši. Un tātad, ja jūs esat cilvēki, kuri aiziet no konfliktiem, kuri nepārunā konfliktus, ja bērni nekad nav dzirdējuši, ka jūs pasakat, kad no savam dzīvesbiedram, kad zini, kā šis gan bija sāpīgi, man tā kā, man ļoti nepatīk, ka tu atstāji tur traukus izlietnē vai, piemēram, atstāji traukus virs trauku mašīnas, lai gan tu varēji viņus ielikt iekšā trauku mašīnā. Tad, ja bērniem viņiem nav šo modeļu, ja viņi neredz, kā jūs vienojaties par jauniem noteikumiem, arī viņiem var veidoties tā sajūta, ka konflikts ir kaut kas briesmīgs, kas notiek tikai ar ļoti sliktiem cilvēkiem, un man visu varu jāizvarās no tām. Bet jūs reizēm arī varat parādīt, tā kā paplusti, bērni tagad lūdzu paklusējiet, mums ar tēti ir konflikts. Un tad viņi tā kā uzreiz, jūs redzēsiet, visi viņi uzreiz skatīsies uz jums, jo tāpēc, ka tas ir kaut kas briesmīgs. Un tajā brīdī arī parādiet tādu paraugu demonstrējumu konfliktu menedžmentā. Un paprasiet sev, tas būtu ļoti labi, varbūt es varētu uzdot grupai jautājumu. Vai jūs varat atbildēt, ko bērns var iemācīties no tevis, redzot, kā tu risini sarežģītas situācijas? Jā, un ko tu vēlētos, lai bērns iemācās tieši no tevis? Mums ir darba aizsardzībā, mums parasti ir apliecinājumi, apliecinājumus saņem tie, kas aktīvi piedalās nodarbībās, tad tur ir viņiem motivācija rakstīt. Drosmi, Svetlana, paldies, cik labi, es jau nobijos, ka varbūt neviens nerakstīs, cik labi, tas ir labs vārds. Tā kā uzrakstēt varbūt vēl kāds, ko bērns var iemācīties un ko tu vēlētos, lai bērns iemācās tieši no tevis. Lūk tā. Pa to laiku arī, kur mēs pastāstīšu, cik lieliski. Tātad, kā mēs paši pasakam nē, bērni to iemācās no jums, vai viņi neiemācās. Cik labas lietas nāk iekšā. Tā kā, jā, kā mēs izsakam mazus lūgumus, vai mēs tomēr paliekam tā, ka, nē, es būšu labs, es izdarīšu visu pats. Vai mēs gaidām tiešām, ka viss krāsies, vai mēs arī risinām mazos soļus, mazās situācijas, un, jā, vai tomēr mēs ekskalējamies. Lūk, tātad, taupīt enerģiju, jūs zinat, ka jūs nestrīdoties, jūs nenietaupīsiet enerģiju. Ja jums ir neatrisināts konflikts, pat ir tādi kaut kādi metafiziski salīdzinājumi, ka no katra neatrisinātā konflikta vienkārši tā enerģija no mums aizplūst prom. Cik labas lietas ir sarakstītas te. Es pēc tam tās nomalas, vai man tagad jānolasa tiem, kam ir ieraksts, labi? Tātad tas, ko iemācās mūsu ko mūsu vecāki iemāca saviem bērniem, ir tātad drosmi, vienlīdzība ģimenes prasībās, nebaidīties konfliktēt un pastāvēt par sevi, izrunāt situāciju un analizēt, mēģināt saprast otru, empātiju, runāt par visu, saglabāt mieru, ar gadiem pieņemt sev svarīgus lēmumus, kā tētis un mamma risina jautājumus, ieguvumus, nebaidīties teikt, kā tu jūties, var praktiski redzēt, kas ir drosme, aktīva domāšana šeit un tagad. Kā pateikt grūtas un nepatīkamas lietas, paldies, Artu, jā. Tā ir tik svarīga prasme. Spēt runāt par lielām sarežģītām tēmām. Cieņa viens pret otru. Tā kā viena lieta ir morāle, jā, otra ir, jā, uzvedības kultūra. Tas ir, jā, viens ir moralizēt un parādīt, kā to praktiski dara. Jums, cik brīnišķīga sajūta, man radās tāda laba, es atguvu šajā brīdī ticību labajam. Jā, mums ļoti vajag šo ticību. Paldies jums par brīnišķīgajiem atslēgas vārdiem un paldies par tādu jūsu pieeju. Brīnišķīgi, tas bija tik sildoši. Mēs varētu pat šajā brīdī noslēgt, manuprāt.
webināru, bet man vēl slaidi. Tātad, lūk, ko es arī sāku teikt, ka izvairoties no strīdiem, konfliktiem, mēs netaupīsim enerģiju. Taisni otrādāk, neatrisināti konflikti enerģiju atņem no mums, un viņi var atņemt gadiem. Un tas ir tā kā, es kaut kur lasīju vienā grāmatā, ka tas ir tā kā, ka tev vienkārši tu esi no operācijas, un tu tā kā sirds tev strādā, un viss tev strādā, bet kaut kur kāds asinsvads ir palicis neaizsiets, un tā enerģija, viņa tā lēnām plūst prom. Lūk. Neveidojiet koalīcijas, runājiet par nesaskaņām. Jā, šo es arī izstāstīju. Un tā kā arī šis ir tas melns un balts, atceraties, ko es teicu, ka tātad māciet bērniem, nesakiet, viņš ir kašķīgs. Neļaujiet bērniem lietot un depersonalizēt cilvēkus. Tātad, jā, mēs ar viņu sastrīdējāmies. Viņš nav kašķīgs. Viņš ir kašķīgs varbūt ar tevi, bet viņš ir strīds, viņš ir noguris. Jā, varbūt kā ar viņu nav vienkārši sarunāties, bet viņš nav kašķīgs cilvēks. Nākamais, nekonfliktējiet bērnu vietā. Ko tas nozīmē, ka ja jūs vēlaties, lai jūsu bērns būtu stiprs, lai jūsu bērns būtu domājošs, tad būtu svarīgi, ka jūs nospraužiet robežas, cik tālu bērns pats ir gatavs jums stāstīt un cik tālu viņš ir gatavs jūs laist iekšā šajā konfliktu pasaulē. Un ja viņš pasaka, es tikšu galā pats, lūdzu respektējiet. Tas ir labākais, ko jūs varat arī bērnam izdarīt. Un tur bija tā tēze, es arī viņu nepateicu, ja bērns sūdzās, ka viņam ir grūtības skolā, ka viņš ir sakonfliktējies, tad jums nevajag uzreiz vilkt supermana tārpu un mesties kaut ko risināt. Labākais, ko jūs varat izdarīt, ir uzdot kādus no šiem jautājumiem. Piedodiet, es kaut ko iedzeršu. Es pazaudēju elpu. Uzdodiet šos jautājumus. Un nākamais ir tas, ko parasti mēs jautājam konfliktos, kā tu to redzi? Vai tu to redzi, ka tā ir neatrisināma situācija, vai tas ir pārvarams šķērslis? Un arī šis jautājums nav domāts tā, lai jūs mestos kaut kur iekšā, bet tajā brīdī, ja bērns iemācās uzdot sev šos jautājumus, viņš iemācās gradēt šo problēmu. Atceraties, mēs runājam par šīs problēmas gradiāciju, jo tajā brīdī, kad viņš sapratīs, cik liela ir šī problēma, viņš spēs adekvāti izvēlēties konflikta risināšanas spēku, jo jūs esat pamanījuši, ka ir arī pieaugušie, kuri metas vismazākajos sīkumos iekšā ar drāmu. Un tas ir ļoti nogurdinoši. Nākamā šī tabula būs jums līdzi. Ja jums ir bērni, kuriem ir grūtības ar konfliktiem, tad jūs varat arī viņu aizpildīt. Lieliska tabula. Tā kā viņas būs divas, jūs redzēsiet šī tabula un rekur vēl viena, tikai maziņš špikerītis, labi? Un ko parasti es daru ar jauniešiem ar šo tabulu? Rekur ir sarakstīti dažādi konfliktu risināšanas veidi. Un mēs kopā ar bērniem mēģinam izrunāt, kurā brīdī, kādos apstākļos, kādas problēmu risināšanas metodes es esmu izmantojis. Piemēram, ir gadījumi, kad rekur rakstīts izvairīšanās ir tā kā slēpšanās, ja, ignorēt notiekošo. Ir gadījumi, kad mums vajag ignorēt, un ir gadījumi, kad mēs mācam ignorēt. Piemēram, es pati, strādājot arī ar sarežģītām grupiņām saskarsmes treniņu grupā, es redzu, ka kāds bērns tur tā kā uz kašķi velku, viņš tā kā mēģina sastrīdēties ar citu bērnu, un tad tas, ko es šajā gadījumā vislabāk varu darīt, ir vienkārši iet klāt pie tiem bērniem, kas ignorē notiekošo, un pateikt, ka malacis, ka tu spēj ignorēt kaitinošu uzvedību, malacis, ka tu turi rokas un kājas pie sevis šajā brīdī. Lūk, un ir gadījumi, kad mums arī vajag brukt, sist, arī spērt kāju pret zemi, cirst durvis, un mēs varētu kopā padomāt, kādos brīžos mēs esam šīs metodes izmantojuši, vai tās mums palīdzēja, vai tās mums nepalīdzēja. Un te es vēlos iedrošināt gan arī speciālo skolu pedagogus. Es zinu, ka jūs arī esat šeit noteikti kāds, kas strādā ar 5-7 programmu, kas ir šie ļoti gudrie, bet gudrie un impulsīvie bērni, vai arī mājās, ja jums ir bērni ar impulsivitāti vai vispār skolā, vienalga, kur. Ka, ja jums ir bērns ar impulsivitāti, kurš tiešām kliedz, sit, draud, es jums ieteiktu tiešām arī tā ar zīmuli iziet cauri visiem šiem
Kāpēc? Jo tāpēc, ka tā ejot, analizējot, jūs arī sapratīsiet, ka pirmkārtām, jā, ka es šo metodi zinu, bet varbūt, ka šī nav piemērota tieši konkrētajā brīdī, citos gadījumos viņa būtu piemērota. Un nākamais, viņi arī redzēs, kur atvainošanās. Es nekad neesmu nevienam atvainojies, bet tā kā tu uzprasi, kādos gadījumos, kā tu redzi, kāda atvainošanās varētu palīdzēt. Un, piemēram, tagad runājot arī stāstot jums, es pat skatot, ja man būtu mājās ļoti impulsīvs bērns, es noteikti katru no šīs stratēģijas uzliktu uz atsevišķas kartītes, un es noteikti spēlētu arī to līdzīgi kā dusmu kontrolas spēle, kur laba ideja. Jā, tā, es izstāstīšu šo, vai ne? Ja ir jautājums, tad prasiet, šis ir lielisks resurss, arī tas ir, manuprāt, svarīgākais. Nākamais, kas mums ir jāsaprot, un arī kas varētu palīdzēt vadīt konfliktus, ir kontakta cikls kontaktā. Un tātad kontakta cikls sastāv no konfliktā. Viņš sastāv no 5 daļām. Tātad ir pirmskontakts, un tātad ir kontakta sākums, jā, noslēgums pēckontakts. Es to tās izstāstīšu par katru no sīkumiem. Un te ir brīnišķīga spēle, kur jūs arī varat iziet cauri visam kontakta ciklam, it īpaši atkal pedagogiem, bet arī vecākiem. Un es zinu, ka šī spēle viņai ir Uzvedība LV un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tāda kopīgi veidotā spēle, otrādāk tās valsts. Un tad šis veids un šī tieši sadaļa par konfliktu risināšanu ir palīdzējusi daudzām ģimenēm. Mums arī ir rakstījuši cilvēki tieši pirmā Covida laikā, ka viņi to arī dara, ka viņi mājās soli pa solim dodas cauri visiem šiem posmiem, un bērni caur to iemācās. Pirmajā reizē viņiem būs ļoti piņķerīgi, jo tāpēc, ka tas jums aizņems ļoti daudz laika, bet uztverat šo laiku kā investīcijas, ka tātad jūs kopā ar bērniem dodaties cauri šim konflikta ciklam, un jo vairāk jūs katrā posmā pakavēsieties, izmēģināsiet, izspēlēsiet kādas lomu spēles, jo lielāka cerība, solīt es jums nevaru, bet cerību es jums varu dot, ka viņiem vajadzētu ar katru reizi konfliktiem būt vienkāršākiem. Un jūs pat varat viņu drukāt ārā un pat ar kā kauliņu iet. Tur izgājām, ejam tālāk. Lūk, bet tagad īsumā pastāstīsim. Tātad pirmais ir pirmskontakts. Tas ir tas brīdis, kad mēs pamanām, kad mums ir problēma. Un šajā brīdī vēl viena laba lieta, ejot cauri, ir palīdziet arī bērniem saprast, kā viņi zina, ka viņiem ir problēma, vai viņiem ir kaut kādas īpašas problēmas pazīmes. Kā tu saproti, ka tagad tev draud nepatikšanas? Viens tas ir ķermeniskās pazīmes, otrais ir fiziskās pazīmes, piemēram, priekšnieks zvana arī. Piemēram, neviens pie mums nenāk, un tad, ja, piemēram, kāds klauvāta pie durvīm jau zvana, mums pat nav. Tas izklausītos gandrīz pēc nepatikšanām. Lūk. Un tātad, kas ir ar pirmskontaktu, izstāstīšu. Ir cilvēki, kuri paliek pirmskontaktā ļoti ilgi. Tie ir cilvēki, kuri daudz domā, viņi pārdomā, viņi izmaļ, kas notika, kāpēc notika, ko es teikšu, kā es teikšu, ko viņš man atbildēs. Un brieži vien ir cilvēki, kuri izdeg pirmskontaktā. Tas nozīmē, ka viņi vai nu atrisina, vai arī neatrisina, vai tā kā pat eskalē konfliktu, neesot tā cilvēka klātbūtnē. Jums ir bijis tā, ka tu ieej telpā un tu skaties, ka visi ar tevi tajā telpā ir sastrīdējušies un tev pat nav nekāda nojausma, par ko viņi strīdās. Un ir cilvēki, kuri ļoti ilgi paliek pirmskontaktā, tāpēc, ka viņiem ir bail no konfrontācijas. Viņiem ir bail, kas notiks tajā brīdī, tad, kad es atvēršu muti, un tad neviens ar mani vairāk nedraudzēsies. Un ko mums būtu svarīgi iemācīt bērnam pirmskontaktā? Sagatavoties sarunai. Jo tie bērni ir tādi vieni, kuri novilcina, bet ir tādi, kuri saīsina. Cilvēki, kas saīsina pirmskontaktu, jūs esat redzējuši tādus pieaugušos, viņam ir problēma, viņš uzreiz metas zvanīt, ko tu tur savārīji un tam līdzīgi. Un viņš pēc tam, tur es pāris, tur nesavācu informāciju, tur piedod, es tur tā kā norēģēju pārāk ātri un tam līdzīgi. Un tad mācam bērniem, ja viņam ir konflikts ar kādu,
kur es to izrunāšu, kādā laikā, kā es nomierināšos, kādu es balsi lietošu un ko es gribu no šīs sarunas panākt. Un parunājiet kopā, un šie ir jautājumi, uz kuriem pieaugušiem ļoti grūti atbildēt, un tas ir arī iemesls, kāpēc citi pieaugušie ir ārkārtīgi haotiski savās attiecībās, jo vienkārši viņi nemāk sarežģītus jautājumus izrunāt. Tas ir tā kā, ko jūs arī jau minējāt. Lūk, un šeit, lai runātu, atkal ir ārkārtīgi svarīgi, ka bērns prot saprast, kā jūtas otra puse. Un es atceros, ka piedodiet tagad, ko piedodiet, es arī stāstīju, man tātad, protams, 3 bērni, un jūs zinat, kas tas ir 3 bērni, un tad faktiski man bija tāds posms dzīvē, ka vienam no bērniem viņam ļoti patika kacināt otru bērnu, un tad tas otrs bērns raudāja un daudz raudāja, un tāpēc tam brālis iet tur atvainoties māsai, un viņa raud, un viņš tur, bet es tev saku piedod, es tev taču saku, ka piedod, ko tu nepiedod, man redzi, es viņai atvainojos, bet viņa tikai raud. Un tad es viņam teicu, ka, zini kā, man tev ir jāizstāsta zinātniski, ka tātad tajā brīdī, kad cilvēks ir ārkārtīgi sadusmojies, viņam ir ļoti, ļoti grūti, un viņam vajag 20 minūtes, kamēr smadzenes attiek atpakaļ tādā stāvoklī, kādā viņas bija pirms uztraukuma, un tāpēc vai mēs varam sarunāt, ka tagad tu redzi, ja tu esi nokaitinājis māsu, un tev ir ļoti žēl par to, ka tu pasēdi viņai blakus, un nerunā par viņu, un par to mēs arī paņemsim, tur bija viens labs jautājums. Nerunā ar viņu, pagaidi, ka viņa nomierinās, un tagad tu redzi, ka viņa jau tev paskatās actiņās, tad tu viņai pasaki piedod, labi? Un tātad tas nozīmē, ka mums ir gadījumi, kad mums var gadīties, ka mums ir jāmāca bērnam ļoti, ļoti rūpīgi šīs lietas, un arī mums ir jāmāca vērot cits cilvēks, jo tas ir tas pats par prāta teoriju, ka tas, ka man šajā brīdī gribās izkārtās kārtis, tas nenozīmē, ka tas otrs cilvēks ir gatavs tevī klausīties. Un, jā, tas ir grūti pieaugušajiem saprast, vai ne? Tālāk ir kontakta cikls, un tur bija brīnišķīgs jautājums, ko jūs arī rakstījāt, kādi būtu labi vārdi, lai konfliktētu, un ko noteikti konfliktā nevajadzētu teikt. Tas, protams, ir ārkārtīgi individuāli, bet rekur, piemēram, ir laba lieta, ka, zini, es daudz domāju par mūsu sarunu, es jūtos ļoti slikti pēc mūsu sarunas, vai mēs varētu aprunāties, es vēlētos zināt, ko tu domā. Un tas, ko noteikti nevajadzētu teikt, un tas ir tas, kur parasti bērni uzreiz sasmejas. Man ar tevi jārunā, man tev jāatvainojas. Tu gribēji, lai es tev atvainojos, reku atvainošos. Tu visu pārspīlēji un tam līdzīgi. Tā kā šis nav tas labākais formāts. Nākamais ir kontakts. Kontaktā jau tad mēs arī runājam abas puses. Ja? Un rekur, piedodiet, šeit vēl ir tas, tagad mēs aktualizējam problēmu, es vēlētos zināt tavas domas, rekur, vēl šeit ir savi skaistās frāzes. Un nākamā vēl viena tāda lieta, ko es mācu jau jauniešiem, un kas arī ļoti palīdz pieaugušajiem, ir, ka tātad rekur, tu uzdod šos skaistos jautājumus, ka tātad es jūtu, ka tu esi dusmīga, vai mēs varētu aprunāties, kā tu domā, kā attīstīsies. Ir tā, ka ļoti palīdz, ja mēs otram cilvēkam paprasam, kā tu domā, kas te tikko kā notika, vai kā tu domā, kas tas bija pa strīdu, vai kā domā, vai mēs sastrīdējāmies. Un šis ir labs jautājums, ko mācīt jauniešiem. Kāpēc? Jo tāpēc, ka jaunieši šajā brīdī paši mācīsies definēt un formulēt. Un nākamais, ko mēs arī redzēsim, šī otra puse, ja mēs redzam, ka otra puse minimizē notiekošo, viņš pasaka, tu tur ziepes savārīji, tu tur pie visa vainīgs, tu atkal visu sabojāji. Tad tas uzreiz iedod, protams, pilnīgi citu izējas pozīciju, un tas arī pieder pie šī posma, ka ievāc iespējami daudz informācijas par to, kā cilvēks redz. Un tālāk nākamais, un šie jautājumi ir tie, ko mēs varam jau uzdot abām pusēm, un arī, starp citu, šie ir jautājumi, ko mēs varam trenēt arī tādiem gudriem 6-gadniekiem, 7-gadniekiem, un jūs redzēsiet, arī ir empātiski 5-gadnieki, kuri spēj, varbūt ne tā pateikt, pastāstīt, kā tu redzi situāciju, bet kas spēj ļoti labi vadīt sarunas. Ir bērni, kuri to izdarīs pilnīgi brīnišķīgi un iemācīsies, tad, kad jūs viņiem palīdzēsiet to darīt.
Un es arī aicinu jūs iedrošināt, jo tāpēc, ka to, ko man ir stāstījuši arī vecāki, es vēlētos jūs iedrošināt, tas, ko man ir vecāki stāstījuši, ka bērni ļoti labprāt izmēģina šīs sarunu spēles, viņi ļoti labprāt arī mēra, kā viņi paši tajās jūtas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saprot, ka jūs šajā brīdī dosiet viņiem ārkārtīgi spēcīgu instrumentu, kas viņiem noderēs visu viņa dzīvi. Lūk. Tālāk nākamais ir dusmu kontroles spēles. Algoritms var ļoti palīdzēt. Tātad, ko mēs mācām dusmu kontroles spēlē, ir, ka tātad no sākuma vispirms nomierinies, izdomā, tad runā un tad dari. Ja, jo tāpēc, ka bērniem, kuriem ir grūtības ar konfliktiem, kuriem ir impulsa kontroles grūtības, viņiem viss ir otrādāk. Viņi no sākuma dara, viņi reaģē fiziski, tad viņi runā. Un bērns, kurš tikko kā ir metis krēslu skolotājai, neteiks, es atvainojos skolotāji, es tikko kā metu krēslu, jo tāpēc, ka man ir impulsa kontroles grūtības. Viņi parasti lamājas. Un tā kā viņi ir salamājušies, tad viņi sāk domāt. Un tas bija tas, kas arī bija jūsu vēstulēs. Un tad, ja bērns lamājas, piedodiet, ja viņš tā kā ir tikko kā sitis, viņš tikko kā ir izlamājies, ko viņš domā? Viņš parasti sāk gruzīties, it īpaši, ja viņš nemāk nomierināties, viņš gruzās tur tā kā viņa speciāli uz mani tā kā tur paskatījās tā, ka es paliku dusmīgs, viņš tur speciāli mani pagrūda. Un jūs arī, mīļie vecāki, bijāt atsūtījuši fantastiskus piemērus. Es no kājas uzkāpu, tu nepareizi mani pamodināji, nevajadzēja mani modināt, tu nelika man gulēt aiziet. Visi ir vainīgi, tikai ne es. Un te nomierinājās. Un tas, ko mēs mācām šajā gadījumā, ir matemātiski. Tātad, ja tev ir problēmas, tur ir rokas kājas pie sevis, arī konfliktā no sākuma nomierinies, izdomā un tikai tad runā, un tu redzēsi, ka ļoti bieži darīt arī neko nevajag. Te vienīgais, kas man ir jūs jāapbēdina, ka dusmu kontroles spēle mums ir izpārdota. Jā, un mēs vispār nebijām domājuši viņu drukāt vēlreiz, bet izskatās, ka mēs nevis izskatās, bet mēs šodien pasūtījām vēl vienu mazu tirāžu, jo mēs gribam viņu pārstrādāt uz citu spēli. Tā kā dusmu kontroles spēle drīzumā viņa beigsies kā projekts, kā spēle, jo tā kā man ir cita vīzija, bet vienkārši nav laika tam pieķerties. Tā kā lūk, jūs dusmu kontroles spēli tagad var pasūtīt, bet pieejama viņa būs mēs aizsūtīsim zem eglītē palikšanai no 22. decembra. Lūk, par šo mēs arī runājām. Ir cilvēki, kuriem nav drosmes novest strīdu līdz galam. Tālāk nākamais, ko mēs mācām bērnam tā kā nepiekrist, jo parasti cilvēki, kuri nespēja novest strīdu līdz galam, viņi apstājas tajā brīdī, ja viņi redz, ka otram cilvēkam ir nesaskaņas, ja otrs cilvēks nepiekrīt. Un šajā brīdī mācām bērnu, ka aiziet prom, tas nav, reizēm tas ir risinājums, reizēm arī to vajag, it īpaši, ja mēs redzam, ka mums ir darīšanas ar šiem bērniem, kas ļoti viegli ieiet strīdos un viņi sevi izvilkt ārā nevar. Un tad viņi parasti strīdās, kamēr aiziet līdz asins izliešanai. Un ir gadījumi, piemēram, es zinu vienu skolu, kur klasē ir 2 šādi bērni. Tas nozīmē, ka viņi uzkurina viens otru. Un tad atkal mācām bērnam uzdot šos jautājumus. Tā kā, vai tu varētu pastāstīt sīkāk, vai es sapratu tevi pareizi. Un atkal, ja jums ir laiks vakarā, ejot pastaigā, mācaties, trenējieties nepiekrist bērnam un nepiekrist tādā veidā, izdomājiet paši notikumu, kam tu varētu nepiekrist, piemēram, par to pašu, ka tātad par tējas veselīgumu vai par dzeršanu, ka izdomā kaut kādu faktu, kam tu nepiekrīti, un tad mēģināt ar bērnu diskutēt un kaut kā ar diskusijām nonākt un sakat, ka jūs saglabāsiet pieklājību. Un izdomājiet tādas pilnīgi utopiskas tēmas, piemēram, par to pašu plakanā zeme, vai, piemēram, par to, vai uz citām planētām ir dzīvība, vai ar to, vai kādreiz, piemēram, vai varētu staigāt caur sienām, nezinu, vai tur varētu būt, vai mākslīgais intelekts paņems pasauli. Paņemat kaut kādu tādu tēmu, kas bija pirmais vistava jola, un tad vienkārši trenējieties pieklājīgi, tā aristokrātiski viens otram nepiekrist. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Cienītie vecāki, ja jūs būsiet visgudrākie, būs tā, ka bērni jūs vienkārši vienā brīdī nogāzīs no piedestāla.
Un māciet bērnam nepiekrist. Priecājieties par katru reizi, kad viņš pasaka, mammu, nē, tēti, nē, es tev nepiekrītu. Jo vairāk viņš ietrenēsies argumentēt un loģiski diskutēt un konfliktēt ar jums, jo vien mierīgāk viņš to darīs, jo veiksmīgāk un veselīgāk viņš veidos attiecības ar saviem vienaudžiem. Un viņam būs labākas arī draudzīgākas attiecības. Kāpēc? Jo tāpēc, ka viņš mācēs konstruktīvi nospraust robežas, un ja viņš prot nospraust robežas, tad viņš arī var veidot veselīgas attiecības ar sakarīgiem cilvēkiem. Un tā, un te ir vēl viena lieta, kas man bija svarīga jāpasaka par vienaudžu spiedienu. Jā, tad ir, piemēram, mēs arī mācām, mums bija te pavisam nesen viena grupiņa, arī vēl, kamēr vēl nebija sākties lielais Covids, ka jauniešiem ļoti palīdz, pasakiet viņam, ko tu teiksi, ja tev piedāvās smēķēt. Un tad viņi saka, ka nezinu, tur tā kā tā un tā, es negribu, ko viņi par mani teiks. Un ir frāzes, kuras ļoti labi palīdz. Un viena frāze, piemēram, ir, ka man no šī draņķa ir nāk vēmiens, piedod, nē. Vai otrais ir, zini, kā piedod, nē, mamma mani mājās nositīs. Ļoti labi strādā. Un tad, kad tu pasaki tam bērnam šīs frāzes, kā stilīgā veidā pateikt nē, lai tu neizklausies pēc lūzera un zubrilas, tās arī ir veids, jā, tieši tā, es arī stāstu tagad tieši par pusauģiem. Jā, tas tieši ir par pusauģiem. Ka tātad tas ir tāds lielisks veids, ka mēs bērnam parādām to valodu, kuru viņš var lietot tajā vidē, lai viņš neizklausītos pēc tāda zubrila un lūzera. Un parasti šie bērni saglabā respektu, un mums ir starp citu bijis gadījums, ka pēc viena šāda, šī draņķa man nāk vēmiens, visa grupa pamazām atsakās, jo viņi redz, ka viņu visu respektē, un vispār man arī slikti paliek, un vispār mēs varam būt stilīgi arī bez tā. Un šis jau ir tas reversais jauniešu spiediens, un mēs redzam jauniešu vidū, ka to var izdarīt. Lūk. Nākamais kontakta noslēgums ir tas, ka tātad māciet bērnam pateikt paldies par sarunu. Kontakta noslēgums citiem ir grūti, jūs esat pamanījuši, ka ir pieaugušie, kuriem ir grūti šķirties, kuri nespēja atvadīties, kuri nespēja labi pietiek, labi, man tagad jāskrien prom. Un ir arī bērni. Un tad tā kā māciet viņiem paldies par sarunu, paldies, man palika vieglāk. Es sapratu to, un atkal šīs ir tās frāzes, kuras bērni varētu vai nu mācīties no jums, vai uztrenēt kopā ar jums, vai trenēties savā starpā. Jo tajā brīdī, tā, ka jūs viņam iedosiet telpu, jūs iedosiet tēmu, viņi būs absolūti radoši un lieliski. Un rekur atkal vēl dažas idejas, jo es zinu, ka šīs idejas vajag reizēm. Tāpēc, ka mēs paši neesam daudz un bieži dzirdējuši kvalitatīvus konfliktus un kā viņi sākas, kā viņi noslēdzas. Un tas arī mums visiem var palīdzēt. Lūk, kāpēc? Jo kvalitatīva šķiršanās ir kvalitatīva satikšanās sākums, un jūs jau zinat, ka tajā brīdī, tā kā jūs esat atvainojušies, tajā brīdī, tā kā jūs esat izrunājuši, vai otrs ir pateicis, es jau sen to aizmirsu, tu jau jūti, ka tev smadzenēs viss jau paliek tā mierīgāk, un tu atklātāk skaties uz viņu, un tev nav tā sajūta, ka tur kaut kas ir palicis un kaut kas grūst. Un tā ir tāda laba lieta, ko iemācīt bērnam, it īpaši, kamēr viņš vēl ir skolā, it īpaši tagad pusauģiem un bērnu dārzā. Kāpēc? Jo tāpēc, ka viņi dzīvo slēgtā vidē. Jo redzat, kā ja mēs, piemēram, sastrīdoties ar kādu, radinieku, varam viņam nezvanīt pusgadu, tad ar bērniem ir savādāk. Viņi nākamajā dienā ir atpakaļ tieši tajā pašā bērnu dārzā, tieši tajā pašā skolā vai tajā pašā Zoom sesijā. Un ja tas konflikts ir palicis neatrisināts, iespējams, tas otrs cilvēks viņu ir aizmirsis, bet viņš tavu bērnu dedzinās ārā, viņš tevi dedzinās ārā. Un tas ir tas, kāpēc arī mēs redzējām, ka tā pati tās trepes, kuras es arī rādīju un linku es arī ieliku, viņas varētu būt milzīgs atbalsts bērniem šādu situāciju risināšanā. Lūk, un tālāk pajautājiet, kā gāja, kas sarunā, ko tu varēji darīt savādāk, kas izdevās, kas neizdevās, un ko tu izmēģinātu, un ko tu darītu nākamajā reizē citu. Vai arī otrais ir tāds ļoti labs jautājums, ko es esmu dzirdējusi Londonā, tad, kad es strādāju, un mums bija supervīziju sesijas, es strādāju tieši ar vardarbību darba vidē. Tad man bija tas mans supervizors, viņš vienmēr pabeidza savu supervīziju ar vienu jautājumu,
Līga, kas būs pirmā lieta, ko tu izdarīsi nākamajā reizē, tā kā dodoties uz to konkrēto uzņēmumu? Un varbūt, ka tas ir tas pats jautājums, ko jūs varat pajautāt savam bērnam. Kas ir tā viena lieta, ko tu darīsi nākamreiz savādāk, vai kas ir tā pirmā lieta, ko tu izdarīsi? Jo tas bērnam ļauj apkopot, kristalizēt, iepakot, noslēgt viņa pieredzi. Jā, jebkurā gadījumā nav tāda viena veida, kā atrisināt konfliktu, un tas būtu svarīgi saprast, tīpaši, ja mums ir nefleksiblie bērni, tīpaši, ja mums ir bērni ar opozicionālu uzvedību, ar izteiktu negativitāti, jo viņiem ir tā sajūta, vienreiz pamēģināja, nestrādāja, tad tas nestrādās vispārībā nekad. Un tad jums ir ļoti nevienkārša dzīve, es to zinu, es ceru, ka es varu kaut kā palīdzēt, bet jūs arī zināt, ka tas viss ir ārkārtīgi niansēti. Bet tā labā ziņa ir tāda, ka tajā brīdī, tā kā mēs paņemam kaut kādu vienu niansi un bērns maina to pasauli, viņš pats arī jutīsies labāk par to. Lūk, tālāk. Tad ir vēl viena lieta, kas man ir jāizņem, kas ir tā kā vēl, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kas arī nāca no jūsu jautājumiem, bet es viņu ieliku vēl šajā lielajā kārtā, mums vēl ir dažas minūtes laika. Vēl viens iemesls, kāpēc, ja bērnam, tā kā jūs visu sataisat, bet viņam tik un tā ļoti grūti izveidot labas attiecības ar vienaudžiem, ir ģeneralizācijas problēma. Un ģeneralizācijas problēma ir tā, ka ir bērni, kuriem ir grūtības attiecināt vienu notikumu uz citiem notikumiem. Piemēram, ir bērni, kuri nesaprot, kāpēc viņi rotaļlaukumā var skraidīt apkārt, bet grupiņā viņiem jāsēž uz vietas. Vai kāpēc, piemēram, tā kā matemātikā ir viena noteikumi, kaut kur citur ir otra noteikumi. Un šī ģeneralizācija noved arī pie tā, ka šie ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti tā kā nolasīt šo kontekstu, un tāpēc viņiem vajag ārkārtīgi specifiskus noteikumus katrai videi. Bet otrā spektra galā ir bērni, kuri vienu negatīvu pieredzi ģeneralizē uz visu. Tas nozīmē, ka man bija slikta atzīme skolā, tas nozīmē, ka skola ir slikta. Un tātad man bija, skolotāja man ielika piezīmi, tas nozīmē, ka skolotāja ir stulba, viņa neko nesaprot, es vispār viņu vairāk redzēt negribu. Un šī ģeneralizācija tieši sāpīgi atsaucas arī uz bērna attiecībām, jo tāpēc, ka šiem bērniem parasti ir sajūta, ka, ja es esmu sastrīdējies ar šo konkrēto bērnu, tas nozīmē, ka tas ir uz mūžu. Un attiecīgi viņš arī reaģē uz viņu kā uz ienaidnieku. Un jūs zināt, ka ir ārkārtīgi bīstami būt tādiem cilvēkiem par draugiem, bet vēl bīstamāk kļūt nonākt otrajā pusē. Un līdz ar to tad mums atkal ir jāspēlē šīs prāta spēles, kā šos notikumus minimizēt. Un kā viņus atdalīt, kā atdalīt reakciju no notikumu no reakcijas, kā atdalīt faktus, kā viņus sadalīt mazākos un pa solīšiem. Un, protams, vienmēr, ko jūs darat, ja jums ir bērns, kurš saka, ka visi ir idioti, nestrīdaties ar viņu, tā ir viņa realitāte, un šajā brīdī viņš tajā realitātē dzīvo, un jūs varat sākt ietekmēt viņa realitāti tikai tad, ja jūs viņu akceptējat, tikai tad, ja jūs viņu pieņemat, tad viņš atslābināsies, viņš sapratīs, ka jūs neapdraudat viņu, un tad jūs varat sākt arī ar viņu miedarboties un lēnā garā šo viņa realitāti paplašināt. Bet ja jūs metīsieties cīņā, jūs abi divi piekusīsiet, un man bija ļoti daudz nogurušas vēstules šoreiz. Lūk. Tā kā tā. Un te pavisam īsi dažas spēles, kuras mums arī būs, ka tā tad top viena spēle, ko darīt, ja mēs viņu ļoti stipri testējam. Un tad jūs varat paspēlēt, tātad tur būs dažādas situācijas, bet jūs arī varat spēlēt tagad, tur vienkārši būs idejas sarakstītas, bet jūs arī varat paspēlēt par bērna bailēm, ka tātad, ko tu darīsi, ja, piemēram, tevi nosauks par resnu? Ko tu darīsi, ja tu sastrīdēsies ar skolotāju? Ko tu darīsi, ja, piemēram, tava labākā draudzene vairāk ar tevi nerunās? Un droši ņemat lapiņas, rakstat šīs idejas un izmantojat viņas atkal un atkal. Kāpēc? Jo tāpēc, ka jūs ar laiku tā sakrāsiet bērna lielākās bailes. Un jūs vairāk par tām runāsiet, jo vairāk jūs izspēlēsiet dažādus scenārijus, jo mazāka trauksme būs bērnam, jaunietim ar tām saskaroties tad, kad jau pienāks tas brīdis. Spēlējiet
daudz šīs te runāšanas spēles, jo faktiski, jo jums vairāk bērni konfliktē, jo vairāk jums ir jāspēlē sarunāšanās spēles, un turklāt spēles, kur ir gan jāmin, spēles, kur kāds kaut ko iedomājas, un tas cilvēks, viņš sapratīs, ka viņš nevar iedomāties, kas tas ir, un, protams, ka viņi zaudē pacietību tajā brīdī. Brīnišķīga spēle ir augsts, silts, karsts, deg. Un turklāt ir vēl viens tāds variants, kā mēs spēlējam grupiņā, arī tīpaši mums ir sarežģītie bērni grupiņā. Tā ir spēle, arī tas pats augsts, silts, karsts, deg, bet tā spēle tiek spēlēta tādā veidā, kur ir pildspalva, pelēka pildspalva. Un mēs šo pildspalvu noliekam, bet mēs viņu noliekam tā, ka viņu drusciņu var redzēt. Piemēram, šādi te jūs viņu redzat, jūs gandrīz neredzat. Un tad mēs aicinām visus bērnus iekšā, un kas bērniem ir jādara, mēs viņiem pasakām, tagad staigājiet pa telpu, jums ir jāatrod pildspalva, nekam neskarieties klāt. Un tā, ka jūs viņu atrodat, klusiņām apsēžaties vietā. Un kas notiek klasē vai arī bērnu dārzā, ka bērni staigā, un viņiem ir jāvēro, viņiem ir jāskatās vide, bet viņiem ir jāvēro arī citu cilvēku uzvedība, jo tāpēc, ka šajā brīdī kāds no tiem cilvēkiem var saturēt ļoti svarīgu informāciju, piemēram, lai viņš nepaliktu pēdējais. Tā kā visas šīs spēles, kas ir saistīta kustība ar vidi un miedarbība, brīnišķīgi palīdz. Protams, mācīties, draudzēties, spēlēties. Zīmēšanas spēles, kur katram ir jāpiezīmē kaut kas klāt. Kāpēc? Jo tāpēc, ka tas palīdz saprast tavas robežas, tavas emocijas, kas notiek tajā brīdī, tad, kad kāds ieķēpā tavā zīmējumā, tā viņi daudz arī uzskatīs. Esmu bijusi tādās grupiņās, bet kopumā tas atstās ar laiku, paliks aizvien labāk. Un pēdējais, protams, noslēdzošais ir, protams, pasaki sev, pasaki citiem spēle, jo šī ir spēle, kas palīdz veidot pozitīvu pašapziņu, jo bērns, kurš sev netic, bērns, kurš jaunietis arī, kurš nepazīst sevi labi, jaunietis, kurš netic sev, viņš nespēs atrisināt konfliktu. Tas nozīmē, ka viņš vai nu uzbruks, vai viņš bēgs. Bet mūsējie visi ir spējīgi atrisināt konfliktu, tikai tas ir sarežģīti. To mēs mācāmies visu dzīvi. Un līdz ar to es tā kā vēlu veiksmi. Es ceru, ka jums bija kādas idejas, ko jūs guvāt, kas arī varētu palīdzēt gan jums konfliktu risināšanā, gan arī jūsu bērniem.